Šis gaiss, ko elpoju, šis gaiss, ko elpoju, ir svētums tavs, mani tas mīl. Šis gaiss, ko elpoju, šis gaiss, ko elpoju, ir svētums tavs, mani tas mīl. Šī maize dienišķās, šī maize dienišķās, ir kantes vārds, to teicies tu man, pēc tevis ilgojos pēc tevis, būtu pazudis es pēc tevis ilgojos es pēc tevis, būtu pazudis es. Šis gaiss, ko elpoju, šis gaiss, ko elpoju, ir svētums tavs, mani tas mīl. Šī maize dienišķās, šī maize dienišķās, ir kantes vārds, ko teicies tu man, pēc tevis ilgojos es pēc tevis, būtu pazudis es pēc tevis, ilgojos es pēc tevis, būtu pazudis es. Šis gaiss, ko elpoju, šis gaiss, ko elpoju, ir svētums tavs, mani kas mīl. Šī maize dienišķās,
pirms padalīšos vārdu, palūksim to kungu. Tēvs, mēs pateicamies par tavu žēlastību, par tavu labvēlību. Paldies Tev, mīļais debes Tēvs, par tavu mīļo vienpatimušo dēlu, Jēzu Kristu. To pašu krustā sisto, kas izlaist asins mūsu manu grēku dēļ, kur Dievs uzcēla no miroļiem augšā. Mēs pateicamies Tev, Jēzu, ka Tu esi mūsu vidū šeit. Mēs Tevi ielūdzām, dari, ko Tu vēlies šajā vietā. Paldies Tev, mīļais svētais gars. Paldies Tev par tavu labvēlību, par tavu mīlestību, par tavu klātbūtni. Aleluja! Slava Tev, kungs Jēzu Kristu, slava Tev, dzīvais Dievs. Gods Dievam augstībā, miers virs zemes, cilvēkiem labs prāts. Paldies Tev, Jēzu! Jēzu, Tu esi vienīgais ceļš, patiesība un dzīve, kas mūs aizved pie vienīgā patiesā gaismas radītāja. Paldies Tev, kungs, par Tavām dārgajām asinīm. Mēs Tev pateicamies, Tev, kungs Jēzu. Paldies Tev par visu, mēs Tev pateicamies. Aleluja! Mēs pieņemam Tavu žēlastību, Tavu mīlestību, Tavu upuri. Paldies Tev, kungs Jēzu! Aleluja! Dari, ko Tu vēlies šajā vietā. Dari, runā uz mums. Dari mūsu ausis dzirdīgas, redzīgas acis. Mēs esam izsalkuši pēc Tevis, mēs esam izslāpuši pēc Tevis. Mīļais Jēzu! Aleluja! 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 Ura bahāja, lai bija kēntalā. Paldies Tev, svētais gars. Paldies Tev, kungs Jēzu. Paldies, ka Tu esi šeit. Paldies. Kur 2, 3 Tavā vārdā, Tu esi mūsu vidū. Tu esi šeit. Pēc savu vārdu, pēc savu apsolījumu. Amen. Paldies Tev, kungs. Tiešām Dievs ir labs. Viņa žēlastība ļoti liela. Gribētu iesākt raksturvietu no Bībeles psalmu, ja? 40. psalmu. Ja kādam Bībeli, droši varētu atšķirt vaļā, jo vārds ir tas, kas dara dzīvi, kas uz mums runā, 40. psalms. Sāksim no 1. panta. Man ļoti gribētos dzirdēt, ka lapas šķirstās. Jā. Tas nozīmē, ka viss notiekās. Kad Tu esi izsalts, kad Tu esi izslāps, kad Tu arī rakstos ieskaties. Tagad jau ir datoriem, planšetnieki uzklišķina, jā, un tā. Tas ir tā, bet man patīk, kad cilvēks darbojās. Tātad psalms. Es gaidīju uz to kungu, un viņš noliecās pie manis un uzklausīja manu saucienu. Viņš mani izvilka no ciešanu bedres, no dubļainām tūņām, cēla manas kājas uz cietas klints, stiprinādams manus soļus. Manā mutē viņš lika jaunu dziesmu, slavas dziesmu mūsu Dievam. Daudzi to dzirdēs, viņš paņems bību un viņš sāks ticēt tam kungam. Svētīgs tas cilvēks, kas savu cerību liek uz to kungu, kas nepievēršas lepniem, nestinās ar melkuļiem. Lieli ir tavi darbi, kungs, mans Dievs, ko Tu mūsu labad esi darījis, un diženas ir tavas svētības pilnās domas par mums. Taviem brīnumiem un padomiem nav nekā līdzīga. Kad pūlos tos izteikt un pazrunāt, es nespēju tos saskaitīt. Un tālāk, no 10. panta. Tavu taisnīgumu es sludināju lielā draudzes vidū. Savas lūpas es neizdarīju. Kungs, Tu to zini. Tavu taisnību es nekad neesmu noklusējis savā sirdī. Es skaļi daudzināju Tavu uzticību, ka Tu esi mans palīgs. Par Tavu žēlastību un uzticību es neesmu mitējies runāt lielās draudzes priekšā. Tu, kungs, nepārtrauc savu labvēlību pret mani. Tava žēlastība un uzticība man sargās vienmēr. Ir svarīgi, ja, ka cilvēki mēs nepaturam savā sirdī, bet skaļi daudzina, ka tu ir arī klusumā savs spēks, bet ir reizēm svarīgi, ka tas ir ļoti, tu dalies ar to vārdu, to atklāsmi, ko tas kungs tev ir devis, ja, vai izdziedi, vai kāda liecība, vai tu ar to talantu gleznot varētu, vai vēl kā citu talantu, ja, jo katram mums ir tā dāvana no tā kunga. Un cik svarīgi, ka tu ar to kalpo. Jo redzi, ja tu nekalpo, kas notiekās, teiksim, kad ir ezers, upe neplūst, kad ezers sāk stāvēt, kas notiekās? Jā, viņš sāk smirdēt, tas ezers, jā. Jā, redzi, vai dzirdi, upe ir jāplūst. Un manā dzīvē bija tā, ka bija jau ticīgs cilvēks, jau daudz raksturvietas dzirdējis no mācītājiem, no sludinātājiem, bet atnākot no dievkalpojuma mājās, es jūtu tādu kā spiedienu, tā kā depresīvu uz to pusi. Es nevaru saprast, kas pa lietu, es lūdzu Dievam, kas pa lietu. Un pēkšņi klusa balss svētais gars saka, ej paliecini kādām. Izej ārā kādām kaut ko atdot, to, ko te saņēmis, dod tālāk. Izgāja un liecināja.
un pēkšņi tā kā korķis tev saka plūst. Dzīvā ūdens traumas. Kā Dievs saka, atver savu mutu vaļā, es to piepildīšu, es ar tevi runāšu. Un ir reize, kad pat nav jārunā. Protams, kā apustu darbos tur Pāvils gāja, ja? Un no ēnas vien jau cilvēki saņēma dziedināšanu. Viņš tur daudz nerunāja, cik viņš bija pilns ar to kungu, ar Dievu tūmu, ar Dievu mīlestību, Dievu godību, ja? Bet man tajā reizē bija jārunā. Un tad man trāpījās viens cilvēks, es nezinu, vai es jums to stāstīju, ja? Un gadījās tāda tante, ja? Un tad es viņai sāku liecināt par Dievu mīlestību, uzrunāju. Un tad es viņai pateicu, ka Jēzus ir dzīvs, ka Jēzus tev mīl, tiešām mani mīl. Es jau esmu vecs un man nav zobi mutē. Man smieklis sanāca, ja? Jo Jēzus mīl katru cilvēku, kā es jau runāju, ja? Vai tev ir mutē zobi vai nav, vai tev ir mati uz galvas, vai tev nav, vai tev, nezinu, tev tā drēbs mugurā, vai tev tāds drēbs, vai tev tādādas krāsa, ja? Ka Jēzus mīl katru cilvēku, viņš izlaiž savus asinis par katru no mums. Un viņš mīl katru. Un sastapšanās ar Jēzu, pēkšņi tas kungs arī atver acis. Un tad tā sieviete man tā tante teica, ja viņš mani mīl, tad lai nāk manā sirdī. Un tad mēs tur noskatījām grēku nožēlu un ielaid Jēzu sirdī. Pēkšņi, cik tas bija patīkami, tā kā tev no pleciem nokrīt kaut kāds smagums, ka tu esi ar kādam padalījies vai devis to vārdu, vai to mīlestību, ko Dievs tev ir devis, ja? Un mēs tā šķiramies ļoti labā tādā gaisotnē. Alleluja! Un gribu arī stāstīt par paklausību, ja? Ļoti svarīgi paklausīt ir. Manā dzīvē, savus piemērus stāstīšu. Atnācu uz mājām, es biju ciemos aizgājis, faktiski, bet man jau bija pazīstami cilvēki. Un es iegāju pieklāvēju, iegāju pie durvīs, un tad cilvēki man tur sagaidīja, un viņi aizgāja uz otru istabu. Es biju izsaucis, un viņš saka, ņem pārādi. Un tagad es tur, kas ir tajos traukos, un tad es šķīrs, liku ēdienu, un tagad ēdīšu. Viņiem tur bija kaķis. Un es kāpēc viņš tā nav darījis, ja? Bet tajā reizē tas kaķis paņēma un izkakājās. Virtuvē, man jau ēdiens jau kūps, silts, es tagad ēdīšu, bet kaķis paņēma un tādu mēslu iztaisīja. Un es ko daru? Es tagad paņemu no to šķīvi un iešu no virtuves prom uz otru istabu ēst. Es jūtu tāda māja balss, saka, paņem iztīri tur. Tu pat šaufelīt kaut kur jāvar palūt vai kā un iztīri. Es saku, ko es tagad te tīrīšu? Man tā kā ēdienas dziest, man gribas pārēst. Bet es jūtu svētēs, kas tāda klusa balss, saka, paņem iztīri. Un es domāju, nē, tagad netīrīšu, vēlāk atnākšu iztīrīt. Un kas notiekās? Aizgāju uz otru istabu pārēst, kamēr es tur ēdu, atnāk uz to, no tās istabiņas uz virtuvi, par to laiku ienāk cits cilvēks jau pa durvim iekšā. Un viņš pat aizno uz virtuvi, un viņš tur iekāps tajos kaķa mēslos, un pa visu virtuvi izbritājas. Es no otras istabas ienāk iekšā, es saku, paklausies, kas tu neredz, kā es likt, jā? Ko tu te visu virtuvi esi pieķēpājis, piestaigājis? Un es biju diezgan tāds neapmierināts un dusmīgs uz to cilvēku, ja? Man pēkšņi svētais gars saka, ko tu tagad liec uz viņu, ko tu uz viņu dusmojies? Es tad teicu, paņem un iztīri. Un es reiz paliku mierīgs un pat, jā, es esmu vainīgs. Nevis tas cilvēks. Man vajadzēja to iztīrīt. Un tā bija man mācībā, ja, cik svarīgi, ka tu kaut ko dzirdi, vai tev kāds kaut ko palūdz, ja. Izdari uzreiz, neatliec uz vēlāku laiku, ja. Jo tad man bija jāliec sas un jātīra viss tāds vairāk darbs pieprasīja, ja, kamēr. Tā būtu satīrījis un viss, bet tur vien bija pazemīga māsa, kas pasteidzas man pa priekšu no otras istabas un atnāca un satīrīja, protams, kura tur dzīvoja, ja. Bet, tā bija man mācība, protams, es paprasīju piedošanu, kungs piedod, ja, bet ir svarīgi izdarīt to daļu, neatlikt uz vēlāku laiku, tāpat kā Bībelē rakstīts. Ja tev kaut ko lūdz vai kaut ko prasa, izdari to daļu. Nesaki, nāc rīt, es tev iedošu rīt tur maizi vai ūdeni vai vēl kaut ko. Ja tev šodien prasa. Mēs nezinām, vai rīt mēs sagaidīsim. Tāpat arī, ja kādam Dievs liek tev pasludināt evaņģēliju par Kristu, izdari šodien. Tu nezini, vai tu rīt satiks to cilvēku vairāk, vai mēs vispār tiksimies. Tas ir dažādas situācijas, ja? Ļoti svarīgi tā paklausība.
Paldies Dievam, ko tēvs mīl, to viņš pamāca un pārmāca, kā mēs lasām Bībelē. Rakstvietu izlasīsim no 1. Korintiešiem 14. nodaļa, 19. pants. Jo ko tēvs mīl, ja, to viņš pamāca un pārmāca un šaus katru bērnu. Tas pareizi, ka viņš mūs pamāca. Sākumā tev tā pārmācība nepatīk, ja, bet vēlāk tu teiksi, paldies, paldies. Tā, 1. Korintiešiem 14. nodaļa, ja, izlasīsim to rakstvietu no 19. panta. Bet, draudzē, es gribu labāk 5 saprātīgus vārdus runāt, lai citus pamācītu, nekā 10 000 vārdus mēlēs. Brāļi, netopiet bērnu saprašanā, bet esiet mazi bērni ļaunumā, bet saprašanā topiet pieauguši. Pieauguši, lai mēs pieaugam tajā. Jo mums iekšējais cilvēks, lai pieaug tajā Kristus līdzībā, Kristus raksturā, ja? Jo, ja es saku, manas avis manu balsi dzird un pazīst, un tas ir tikai tev un man par labu nāk tās lietas. Aleluja. Ebrejiem 12. nodaļa. 12. nodaļa, un izlasīsim no 22. panta. Paldies Dievam par Dievu vārdu. Manā dzīvē bija tāds, ka cilvēki bija sazīmējis Bībeli, ja, un man atzīmējis tāds rakstvietas. Un tad viens man blakus cilvēks teica, kāpēc tā grāmata tādas sazīmēta ir, ja? Tā pasītrota. Tāda Bībeli nevajag to darīt. Es domāju, ka nevar to Bībeli tā zīmēt ar flomesteriem un ar pilspaumu un ar zībuļiem. Visi zīm. Jo citiem tā Bībeles plauktos un putekļi kārti un tā, kad es domāju, varbūt tiešām es grēkoju, ka es tur pasītu vai kā, ja? Pēkšņi es pajautāju Dievam, ko tu saki tēvs? Dievs man pateica, viņš ir dzīvais Dievs, kas runā. Viņš saka, man ļoti patīk, ka tu ar manu vārdu strādā, atzīmē, un ka tu nestāv mans vārds skapī vai uz putekļu kārtā. Viņš man nenosodīja. Tā kā tas ir labi, ja tev Dieva vārds ir, tu ar viņu strādā. Kā lapas krītā. Kā ir planšišos tagad, kā tur ir? Arī kaut pasvītro kaut ko vai? Tur var izvilkt. Lielākie burti, ja? Jā. Tātad mēs meklējam ebrejiem, ja? Ir jau. 12. nodaļa. Gribēju jau vismā arī no tā pirmā, ja, panta, jo tas ir svarīgi, ka mēs raugamies uz Jēzu. Izlasīsim tomēr no tā otrā pantu, tad tālāk. Tāpēc, tad arī, kurā mums ir apkārt tik liels pulks liecinieku, dosimies ar pacietību mums noliktajai sacīkstē, nolikdam visu smagumu, grēku, kas ap mums tinās, un raudzīsimies uz Jēzu. Uz ko mēs šodien raugamies? Ja mēs raugamies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildiet, kas viņam sagaidām prieka vietā krustī pacietīs, par kaunu nebēdādams un ir nosēdies Dieva troniņu pa labai rokai. Ja mēs raugamies uz Jēzu, visas acis, ko tas nozīmē? Ka tu viņu skaties. Tu neskaties pa labi, pa kreisi, ko tas domā vai kā, ja? Bet tu raugies uz to kungu. Un tev tā kā kaut kas notiekās, vārdiem neaprakstāms, jā. Tu vienkārši baudi un redzi, cik tiešām Dievs ir labs un viņa žēlastība ļoti liela. 22. pāns, tā pašā ebrejiem 12. nodaļā. Bet jūs esat tuvojušies Cijānas kalnam un dzīvāt Dievu pilsētai, debesu Jeruzalemē, un eņģeļu neskaitāmiem pulkiem, svētku sapulcē, un debesīs pierakstīto pirmdzimto draudzē un Dievam, visu tiesnesim un pilnību sasniegušo taisno gariem un jaunās derības starpniekam Jēzu un izlietējiem asinīm, kas spēcīgāk runā nekā Ābela asinis. Un pielūkojiet, ka jūs nenorādāt to, kas runā, jo tie nav izbeiguši, kuri atmeta to, kas zemes visu Dievu mācību mācījis. Jo mazāk mēs, ja novēršamies no tā, kas ir no debesīm. Viņa balss toreiz satricināja zemi, bet tagad viņš pasludinājās sacīdams. Vēl vienreiz es kustināšu ne tikai zemi, bet arī debesis. Bet vārdi vēl vienreiz ko norāda, uz satricināmā pārvēršanu, tāpēc, kā tas ir radīts, lai paliktu nesatricināmais.
Tāpēc, saņemot nesatricinājumu valstī, būsim pateicīgi, tā mēs Dievam patīkam kalposim ar bību un bālēm, jo arī mūsu Dievs ir uguns, kas iznīcina. Jaunā Jeruzaleme. Es nezinu, uz ko tu tiecies, kurā draudzē tu esi pierakstīts vai kā, bet jaunas debesis būs, jauna Jeruzaleme, kur šitā Jeruzaleme, kas uz šīs zemes, viņa nebūs tāda, kāda šobrīd viņa ir. Būs jaunas debesis, jauna Jeruzaleme, kur taisnība māja, kur Dieva godība, Dieva svētums, Dieva mīlestība, kur mēs visi svētie sanāksim kopā. Aleluja. Un man gribētos līdz ar visiem svētējiem izprast, kāds ir garums, dziļums, platums, augstums un izprast šo Kristus saldos smaržu. Līdz ar visiem svētējiem, pa visu visumu, visā pasaulē. Aleluja. Tas ir brīnišķīgi. Un manā sirdī bija šobrīd tas, ka par to paklausību, par pateicību un arī, protams, es dzirdēšu par prieku, ko tas nozīmē, jo tiešām Dieva valstība nav ēšana un dzeršana, bet taisnība, miers un prieks svētajā garā. Lai mēs nepazaudējām prieku svētajā garā. Un, ja tavs sirds un ir attiecības ar to kungu, tev būs prieks. Kā vienā vietā Bībelē teikt arī, ka mans prieks joprojām ir pie maniem bērniem. Ja cilvēks visu laiku ir tāds saskumis un depresija, tāds ierādis, tur kaut kas ir jādomā. Iesaka, no viņam iesam plūdīs dzīvā ūdens traumas. Ja kam slāps vai nāk, no viņam iesam plūdīs dzīvā ūdens traumas. Un Kristus saldējas smaržai, ir jāplūst. Kur tu ej, kur tu dodies, ar ko tu tiecies. Protams, ir vienam, kam nepatiks tā smarža. Bet ir, kuriem patīk smarža. Jā, šī Kristus saldās smarža. Mīlestība. Man ar to arī šodien laiks ir izticēts. Viena dziesmas vienkārši gribētu tādu kā pateicību nodziedāt. Kas manā sirdī ir viņa dzirdēta, bet tāda sirsnīga, ko es gribētu viņa priekšā. Un dziesma ir tā. Tēvs, tev pateicos par tavu žēlastību, tevi slavēju, Jēzu, jo tu esi glābējs mans. Tēvs, tev pateicos par tavu žēlastību, tevi slavēju, Jēzu, jo tu esi glābējs man. Tu mani atbrīvoji, ar prieku piepildīji, man jaunu dzīvi devi, tagad nāci dzīvot man. Tu mani atbrīvoji, ar prieku piepildīji, man jaunu sirdī devi, jaunu garu, tagad nāci dzīvot man. Aleluja! Gods Dievu jāram, gods Dievam augstībā, miers uz zemes un cilvēkiem labs prāts. Amen. Aleluja! Man tu patrādi, sievas meita dzīvoju barakā. Tā nekas. Sievas meita dzīvoju barakā. Baraka nodega. Redz, nav kur dzīvot, pie manis. Sāka vienu nakti, otru nakti. Bet ko man darīt? Man te vienu svētdienu jābrauc bija uz Aglonu. Es tu sāku lūgt. Dievs lūdzu palīdz. Viņi jau uz namu pārvaldi aizgāja. Viņa saka tā, lai man būtu tuvu darbam. Tur istabiņi man dodi. Tu namu pārvaldnieci viņa saka, ko? Pārdagavotēva tur. Jūs baraka dzīvojat, jūs tāpat kaut ko mēs varam dot. Ne jau, tā jau, lai būtu īsti pie darba. Tāda. Labi, es aizbraucu uz Aglonu, ka sāku lūgtis, sāku raudāt pilnīgi. Viss kas, asaras man nāca palīdziet, cik viņai iegūti, bet saku, lai notiek tavs prāts. Labi, viņi aiziet pēc nedēļas namu pārvaldnieci tūlītiņas citu runa. Dievs mans, tūlītiņas istabiņu dabūja turpat netālu, un atsūtīt pacēli vienu sievieti, lai izrādītu istabiņu to. Diskonu izrādīju, lūdzu. Cik es pats biju palīdzēju visko izsacīt tur. Redzi, bet vienmēr jāsaka, lai notiek tavs prāts. Tā kā man kaimiņiene no Jenciša
man kaimiņi nēd, es arī tāpat iekcīšu viņa esot, lūdzu mani, Anatolija, atnāc, atskaties ar mums. Es atnācu arī. Sākam lūgt visi. Viena meita saka, man boileri vajag. Lai Dievs dod man lūdzu boileri. Vienu reizi lūdzu, nav boileri. Es saku, bet tak tu pasaki tā, lai notiek tausprāts. Dievs jau zina. Varbūt kā, tev nav jādod, jānopelna labāk. Kad tu centi tagad būs, lai tu līdins tev dos to boileri, Dievs. Vokā bija. Lai notiek tausprāts. Es saku, taut viņai pateicu. Jāsicina ko. Man sāp mugaru, Dievs man nepalīdz. Bet varbūt, ka tas ir labāk. Kā? Es cenšos ārstēties tur, visu ko. Un varbūt, ka domā, citiem palīdzēt arī. Un tad tev būs, ja tu citiem palīdzēs. A tā, Dievs man, ko tu līdien? Dod man, Dievs, dod. A ko tu Dievam dod? Pirms jāpaskatās, vai tu citiem palīdzi. Dievs paskatīs, vai tu ūdens krūzītiņi pēdēsis līgumi cilvēkam. Visu, ko kā viņš pats saka, vai cietumu mani apmeklējat, vai ko? Rekā. Vot kā, Uris, paldies, tev gan Dievs palīdzēs. Aleluja! Tā kā jāsaka, lai notiek tausprāts. Jēzus kungs. Jā. Jā, paldies! Aleluja! Svētrunu, ko es tagad gribēju sludināt, es pagājušajā gribēju sludināt. Dievs man uzrunāja, lai es sludinu arī par nebaltām dienām, ka ir prieks, bet arī ir grūtības dzīvē. Un es sludināju arī par nebaltām dienām, bet nebija liela atsaucība uz nebaltām dienām. Cilvēki grib vairāk prieku, zini? Cilvēki grib vairāk prieku. Es tā sludināju to par nebaltām dienām. Es saprotu, ka tādas ir un tādas būs cilvēkiem, tā reāli dzīvē tā ir, bet kā nebūtu, cilvēki grib domāt pozitīvi. Cilvēkiem nepatīk negatīvas. Jo īstenībā mēs zinām, kad arī būs nebaltas dienas un tādas viņas arī, bet mums ir jāpliec un jācenšas būt pēc iespējas pozitīvākiem, pareizi, priecīgiem, pozitīviem, un tad arī mazāk būs tās nebaltas dienas. Mazāk nebūs. Viņas būs, bet būs mazākas. Jo es sapratu, lai mēs runātu par prieku, mums ir jāparunā arī nedaudz pašā sākumā, mēs parunāsim arī par mūsu domām. Jo prieks ir saistīts arī ar mūsu domāšanu. Pareizi? Tā ir, ka prieks ir saistīts mūsu domāšanu. Tu tāds esi, kā tu pa sevi domā, saproti? Paskaties uz spoguli, ja, kaut te pieeja. Kā tu sevi ieraugi spogulī, kā tu domā par sevi, kad tu skaties spogulī, tāds, kur esi. Cits ieraugi sev skaisti spogulī, cits ir apmierināts ar sevi skatoties spogulī, cits ir ļoti neapmierināts, un viņš tāds jūtās bēdīgs. Kādu tu redzi sevi, tā, par ko tu domā tādā brīdī, kad tu sevi skaties, tāds tur esi. Mūsu personība, mūsu cilvēka personība ir tavu domu iznākums. Tā ir dzīve. Es varu pateikt skaidri, bet saprotu, tieši tāds tu esi, kā tu veido savās domās sevi. Kāda ir tava pārliecība? Kāda ir tava pārliecība? Jo es saprotu, ka domas ir ļoti spēcīgs ierocis. Mūsu problēma pārvarēšana arī. Kad tev ir problēmas, ne? Ja cilvēki ir problēmas, kā tu tiec tām problēmām galā, ko tu domā tajā brīdī, kad tās problēmas ir? Kāda tev ir nostāja tajā problēmā? Ja tev ir uzvarētāja domas, jo projām tev ir problēma, bet tu zini, ka tu esi uzvarētājs Jēzu Kristu, tu apliecini Dievu vārdu, pasaki, ko saka Bībele, tu neskaties uz savu problēmu, bet skaties tālāk jau. Tu zini, ka Dievs palīdzīs tev atrisināt to problēmu. Ka tas ir tikai šī brīdī, bet pēc tam būs viss atkal labi. Jo es saprotu, ka Dievs ir pozitīvs, bet Sātans ir negatīvs. Un viss, kas ir pozitīvs, tas ir no Dieva. No Sātans cenšas negatīvi. Viņš sabojā tavu prātu, sabojā tavu dzīvi, sabojā. Viņš piespēlē dažādas situācijas dzīvē, lai tu sāki būt negatīvs, lai tu slikti domāt
Tad tu tagad tāds zaudētājs, vai tu būtu, zini? Tev iesaka, es esmu uzvarētais Jēzu Kristu, pareizi, es esmu uzvarētais. Neskatoties uz apstākļiem, neskatoties uz problēmām šodien, es esmu uzvarētājs. Amen. Jēzu Kristu. Un tas mums palīdz. Zini kā, arī cilvēku slimības, ja, piemēram, slims. Cilvēks slims, un viņam ir neveiksmes dzīvēs, saprot? Tas arī doma rezultāts tavs. Ziniet, kā daudz cilvēki, viss ļaunais nāk cilvēkā caur viņu prātu, caur viņu domāšanu. Bailes viņam caur viņu domāšanu nāk nepareizi, viņš sāk baili nepareizi doma. Tie Dieva likumi, kas mums ir jāsaprot, jo atcerieties, kad Izraela tautu izveda no Ēģiptes ārā. Atcerieties, viņi tur tūkstnesī, kad viņi bija. Viņi šaubījās, Dievs radīja brīnums un zīmes, viņi tik šaubījās, kurnēja. Dievam nepatika pareizi tādu. Tas viss nepatika. Kāpēc viņi tik ilgi bija, kad tūkstnesī? Viņi visu laiku kurnēja. Un Dievu cilvēki iegāja apsolītajā zemē. Jozā un Kāleps, pareizi? Jā, jo viņos bija cits gars. Cits gars, jā. Dzirdēja, ka viņi varēja iziet ātrāk to. Jā. Tāpēc mēs arī piedzīvojam to, ko mēs domājam un kam mēs ticam. Es tā domāju, tā arī ir. Jo Sātans mums, es domāju, grib iedēstīt mūsu prātā negatīvas domas. Nav tā, ka Sātans grib iedēstīt negatīvas domas. Jo viņš cenšas, zin kā Sātans cenšas, lai tu visu redz kaut ko slikti, zin kā. Ir kā cilvēki ir tādi, ka viņi visu redz kaut ko slikti. Visās situācijas viņa dzīves redz kaut ko slikti. Un tāds Sātans tiek pie tavu prātu, un viņš iedīstīt tevi negatīvas domas, saprot, negatīvi. Nav tā dzīvā. Ko tu domā sliktu, to tu arī saņem. Aiga arī tā, viņa piemēram saslima, viņai sākās bailes par to slimību, un viņa par ko baidījās, domāja par to negatīvo lietu, un viņa to dabūja. Tā ir, cilvēks saslims, saprot? No domām. Viņš ir vēl vesels, bet viņš saslims, tāpēc viņš negatīvi domā. Daudz cilvēku saslims, citiem daudz dažādas slimības, un tikai tāpēc viņš negatīvi domā. Negatīvi. Jo domām ir varens spēks. Varens spēks. Un tas domas iedarbojas uz mūsu miesīgo un arī uz garīgo mūsu labklājību. Ne tikai uz mūsu garīgo, bet arī uz miesīgo. Uz tavu miesi iedarbojas uz visiem mūsu apstākļiem dzīves. Un to ir apstiprinājusi, izlasē arī medicīniskā zinātne. Tas nav tikai Bībelē, to arī medicīnā apstiprinājusi, ka domas iedarbojas uz visu tavu ķermeni, uz visiem tādiem. Uz kuņas, depresija, kad sākas cilvēkot slikti. Viņam kuņas sāk bojāties no depresijas, vien? Anatoliem bija tā, pareizi. Man tagad mazāka depresija. Mazāk? Ir pareizi. Sāku domāt, jādzīvo Dieva labā. Priekš Dieva jādzīvo. Kaut jālūdz vairāk Dievu, un nav vairāk tā. Mārtiņ, uzliec to, ko es pateicu, kas tās divas lietiņas. Pirmo uzliec, ja? Uz sienas mēs paskatīsimies. Domas vai prieks? Par domām. Tad sākumā. Lai mēs nonāktu un saprastu par prieku, mums ir jāsaprot, mums jātiek galā ar savām domām. Uzrakstīt tā, ja katru rītu sāks ar domu, ka šodien kaut kas labs notiks, tad tas noteikti arī notiks. Zini? Tu no rīta pamosties, ja tu domā, ka šodien kaut kas labs notiks. Nav tā, ka tā arī notiek. Tā arī notiek. Zini, kāds vislabākais veids, ka no rīta pamostieties par ko domāt? Vislabākais veids, lai tas stāvmāt, ja tas tāds foršs apstiprinājums tam. Vislabākais veids, kā iesākt jaunu dienu. Ko pamostoties domāt? Ko mēs varam domāt pamostoties? Zini, kāds man patīkams domas būtu? Ja mēs kādam cilvēkam šajā dienā padomāt, varētu sagādāt prieku. Tas nebūtu patīkams doma. Pamosties no rīta un domā, es tam cilvēkam šodien varētu sagādāt prieku. Tu pats kļūt priecīgs, netic? Tu pats kļūt priecīgs. Ja tu domāt par to, ka tu kādam cilvēkam šodien var sagādāt prieku. Un kas ir prieks? Kas ir prieks? Es pētīju internetā, kas prieks, es pētīju, kas ir dievišķs prieks un kas ir no Sātana prieks. Ir dažādi veidi prieki, ir ļauns prieks arī. Un arī ir labs prieks. Ir dievišķs dzirksts no Dieva. Un arī pat ir no Sātana prieks. Nevis prieks pat no Sātanas var radīt tev prieku. Bet īstenībā pati dzīve ir prieka avots. Saprot, pati dzīve ir prieka avots. Mūsu dzīve ir prieks. Saprot.
Mums īstenībā jāpriecājas, ka mēs tādi vispār esam. Tu zini? Tu varēji tāds arī nebūt. Bet Dievs tev izredzēja māc miesās. Pirms tu vēl nebija. Iedomājies, Dievs jau zināja, ka tu būsi. Tev jāpriecājas, ka tu vispār esi, ka tu šeit vari dzīvot, ka tu mūžīgi būsi kopā. Tu varēji vispār tāds nebūt. Varēja nebūt Ēriks, varēja nebūt. Mēs tā vispār varēja nebūt. Mums jāpateic uz Dievam par to, jābūt priecīgam, ka mēs te vispār tādi esam, pareizi? Jā. Alleluja. Un es saprotu, ka prieku ir ieprogrammējis pats Dievs. Dievs ir ieprogrammējis prieku. Un es saprotu, ka tas prieks nav tāda dzīves piedeva, bet tā ir pats dzīves sastāvdaļa prieks. Prieks ir garīgs, pareizi? Īstenībā priekam nav nekas kopējs ar ārējo, bet prieks ir prieks ir iekšēji parādība. Nav tā, ka prieks ir iekšējs. Reizēm tu paskaties uz cilvēku, tev nemaz nezinu, ka viņš ir ļoti priecīgs ir. Bet vienalga tu pamanīsi, ka viņš priecīgs. Varbūt viņš nemaz nelēkās un tā, ne, bet tu viņā ieraudzīs viņa acīs prieku. Pat acīs var ieraudzīt. Viņam tāds zirgs reizi, viņam tas smaidiņš, vai kas būs tāds, viņam ir iekšējs. Viņš staigā, piemēram, pa veikalu ieliekot. Nav redzēs, ka cilvēki, nav ievērus, ka daži cilvēki tādi staigā, viņi tā kā, var redzēt, ka viņam ir prieks. Tu uz viņu paskaties, redz, ka viņam ir prieks. Viņš jau tas tā neizrāda ārē, bet ir viņam prieks, pareizi. Ja ir nauda, ir prieks, bet ja naudas nav, ko tad? Priecājums. Bez prieka staigās. Priecājums. Jā. Gara auglis ir prieks, pareizi, gara auglis. Nav Bībeli, es saku, ka gara auglis ir prieks. Gara, ja neēdis arī, gara nebūs spēcīgs. Jo, kā man Bībelē tā rakstīts, Galatiešiem 5:22 ir rakstīts, bet gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Pirmais ir mīlestība, pats augstākais. Pats augstākais, kas, tāds pakāpa augstākais, jo Dievs pats ir mīlestība. Dievs pats ir mīlestība. Un ja ir mīlestība, ir arī prieks. Otrais, pirmais ir mīlestība, otrais, ko viņš saka, Dievs prieks. Otrais gara auglis ir prieks. Pirmais ir mīlestība un otrais ir prieks. Jautrība, ne? Jautrība. Arī jautrība ir prieks. Bet iekšējais prieks, vajag būt mums, kāds ir forši, kad ir iekšējais prieks pastāvīgs. Gribēs, lai viņš ir pastāvīgs, tas prieks, pastāvīgs. Un es saprotu, ka prieks nāk tieši no Dieva klātbūtnes, saprotu? Jūs esat piedzīvojuši prieku no Dieva klātbūtnes. Tu ziniet, es piedzīvoju prieku tā, mums bija Maritimā, kādreiz, es nezinu, kā tagad sauc to viesnīcu, par ko mēs runājam, bija dievkalpojumi, ja? Es braucu no dievkalpojuma mājas tramvajā, es nevarēju, man ir tāds prieks, es dabūju prieku, tādu, es smēju visu, es paskatos uz cilvēku, man smiekumā, viņš neko nav smieklīgi, pat neizrāda neko, man visu laiku smiek, man prieks, visu laiku es prieks. Un man tā viena sieviete, meitene, kas kopā brauc, arī tā arī tāda pati. Mēs abi divi, viens uz otru paskaties, un tik smējam, un nevar apstāties. Nāk smieku, nav tāda viltot, zin, ka tu kaut ko tur ir tā iztāt. Bet no iekšas tāds priekš tāda, no Dieva klātbūt, no Dieva tūm, ka tur bija, tad Dieva kaut kam saņēmi tādu prieku. Un tas ir jāpiedzīvot, to nevar izstāstīt. Gribās tā visu laiku tāds ir, protams. Jā, prieka cilvēkā saņem dziedināšanu, tādu dzīvību. Jā. Uz ko mums jākoncentrējas? Uz ko mums jākoncentrējas, lai mēs dabūtu prieku? Uz ko mums, kā mēs domājam, uz ko mums jākoncentrējas? Vispār es gribēju uzprasīt, kā jūs domājat, kā mēs varam dabūt prieku? Vispār varbūt jūs neatbildēsiet uzreiz, jo es pats uzreiz nezināju, kamēr es nesapratīju. Es jau visu nedēļu domāju. Jūs mums tā nezināsiet. Ir viens vislielākais veids, kā Dievs dod cilvēkam prieku. Ir viens nosacījums īstenībā, kurā, un tas ir Bībelē, bet nevar pat iedomāties. Ja tev uzprasīs, kā tu vari dabūt prieku, grūti pateikt, zini? Domāt, tā, kaut kas tur ir kāds joks, vai kā, vai kaut kāda dzīve, tur laimīga ģimene, tā, vai kā. Bet ir viens nosacījums, un tas ir Bībelē rakstīts. Es tad uzreiz neteikšu, bet tas būs, kad es beigšu runāt, es jums pateikšu, kas tas. Lai jūs uzreiz zināsiet, jau vairs nebūs interesanti līdz galam klausīties. Kad es norunāšu līdz galam, es pateikšu, kā, kad Dievs, vispār, kad dod prieku.
Mieres, prieks, svētāk. Jā, kad visādi veidi, bet pats galvenais, kas kāds ir nosacījums, lai dabūtu Šo nepacietību, jā. Jā, to jūs uzzināsim. Es nezinu, tas nav tā. Tā es visu ko domāju, arī tāpat kā Anitī tur slavēju, tā visādi. Bet tas nav, tas iekšējais prieks pastāvīgs, ko Dievs dod, tas ir Bībelē aprakstīts, un tas ir, tā arī ir, Psalmā 28:7 rakstīts, tas kungs ir mans stiprums un mans vairogs, mans sirds paļaujas uz viņu, manas sirds paļaujas uz viņu. No viņa manā palīdzība, mana sirds ir līgsma ar savām dziesmām, es gribu viņam pateikties. Manas sirds ir līgsma, manas sirds ir līgsma. Pareizi, kad mēs slavējam Dievu, sirds ir līgsma. Mēs viņam pasakamies. Zin, kas ir svarīgi, arī svarīgi. Es Mārtiņu uzliec otro, kas ir ļoti svarīgi. Otro to, ko es par prieku, ko es uzliku. Zin, kas ir svarīgi? Vai mēs priecājamies par citu cilvēku panākumiem? Saprot? Jā. Ko Gēte rakstīs, Johans Wolfgangs Gēte, viņš reic. Kurš ir slaimīgākais cilvēks? Tas, kurš prot just līdz citu nopelniem un priecājas par citu laimi kā par savējo. Māte priecāties par citu laimi kā par savējo. Cik forši. Bet zini, tas arī ir jau cilvēki, kas nemāk priecāt, kas tieši otrādi, ka kādām iet labi, tā viņš sāk, skals, visādi cilvēki. Viņš pat kaimiņš, latviešu tautā tas tāds zīmīgi. Viņš skauž, viņi nepriecājas, ka tev ir forši. Ja kā Gēte teica, Johans Wolfgangs Gēte, viņš domāja, gudrs cilvēks, es domāju. Tas, kas viņš bija, Gēte? Kaut kas bija, jā. Bet viņš bija gudrs cilvēks. Filozofs. Jā, kaut kas bija tāds, jā. Tā, vai mēs mākam priecāties par citu cilvēku panākumiem? Kad citām veicas, piemēram, biznesā, tu priecājies? Ja kāds labums man no tā, es priecājos. Par Kendriju panākumiem takšanā tagad biznesā. Tu priecāsies, ka viņam izskaties? Viņš kā Kendrijs būs miljonārs. Tu priecāsies, ka viņš... Ja pa brīvi viņš pagatās, tad es priecāšu. Un kad Aija pēcās no ratiņiem priecāsies? O, jā. Ja cilvēki kalpo aktīvi, ja cilvēki iet sludināt, priecājas par tiem, kas iet uz sludinu, kas iet... Ka cilvēkam liela draudzi, nevis tava draudzi, bet blakus draudzi izaug liela, tu priecājas par viņiem? Vai tu tikai gribi savā draudzi neļināt? Vai tu viņam priecājas? Tā visas draudzes Dievu. Nē, nu, bet priecājas par citām draudzēm arī. Es zinu. Nu, ja Jēzus priecājas, es arī priecājos. Bet mēs zinām, ka pasaulē daudz negatīvas lietas. Saprot, pasaulē daudz negatīvas. Un ka šis pasaules negatīvisms bieži vien ienāk arī draudzē. Jo, zin kā cilvēki bieži vien, mēs jau ar sen skatās, piemēram, tur raidījumu, skatāties raidījumu Degpunkts, piemēram, Degpunkts. Šausmenīts. Jā, īstenībā nevajag skatīties, es arī domāju, jo tieši šis raidījums, jā, tur rada tā negatīvismu. Tur pilns viss ir negatīvi. Viss tur ir slikti. Tur saskaties, tur viss liekas, ka visa dzīve ir vien pelēka, negatīvi, viss ir slikti. Viss tās negācijas sabiedrības ienāk tevī. Ja tu katru dienu skatīsies, tad tu domāsi, vai es neskatos viņus. Bet es zinu, ka ir tas raidījums un ka mēs nevaram padoties, kā ticīgi cilvēki, mēs nevaram padoties šīs pasaules negatīvismam. Pareizi. Jo skaties, citi cilvēki nelaimi. Ko? Degpunkts ir citi cilvēki nelaimi. Jo mums kā kristiešiem, paldies, Erik, mums kā kristiešiem jābūt trendētiem uz pozitīvu, nevis uz negatīvu, es domāju. Negatīva informācija. Mums vajag pozitīva informācija. Pozitīva. Mums jāpriecājas. Jūs mākat priecāties, piemēram, par saulrietu, ka iziet par saulrietu. Kā lietas līst. Par tām ledus puķītēm, kas salā parādās logos tur. Armitņām droši vien priecājas, viņa mākslinieci. Viņa noteikti priecājas. Mēs priecājamies, piemēram, par bērniem, kas atnāk uz draudzi un sāk iet bībeles skoliņā. Nē, nu, kad ir iespēja atnāk šeit, pagājuši, lai nav mums tādi bērni kalpuši, bet kad atnāk bērni, iet pie Dieva, nav prieks,
kad ir mazi jau jaunieši iet uz draudzi, jau. Man, piemēram, ļoti liels prieks, ka es ieraugu jaunieši draudzē, jaunas cilvēks, bērns draudzē ieraugu. Vai? Mums jāiemācās priecāties, jo es izlasīju Salamana pamācības 17.22 rakstīts, priecīgas sirds, tas ir tā kā gars, priecīgs gars dziedina vainas, bet salauzts gars izkautē kaulus. Tev ir priecīgs sirds, dziedina. Zini, kad cilvēks var kļūt vesels, esot priecīgs. Slims cilvēks var kļūt vesels no prieka, no pozitīvas. Ir daudz liecības. Zini, kā ir? Es klausies liecības. Klausies tādu liecību, sēdē pastāstīšu. 2 cilvēki, aizgāja dziedināšanas dievkalpojumu, Pa viņiem abiem bija viena vaina. Abiem bija viena vaina. Viens saņēma dziedināšanu, otrs nesaņēma dziedināšanu. Kāpēc? Viens to pieņēma visu, ko tur lūdzu. Viņš domāja pozitīvi. Visu. Otrs, viss viņam negatīvs, te nekas neizdosies, nekas nebūs. Un viņš neticēja, viņš negatīvi par to pret visu to attiecās, pret to mācītāju lūgšanu un visu. Viņš tur ir seitam, ko jūs te, visā negatīvi. Viņš nedabūja dziedināšanu. Tas, kas domāja pozitīvi, tas, kas ticēja pozitīvi, tas, kas ticēja Dievam, viņš saņem dziedināšanu. Abiem lūdz vienā, abiem vienādi vai viens tika dziedināts, otrs ne. Jā. Tā ir. Jā, jo arī pat liecība, ka ārsts pateica, ka viņam ilgi cilvēkam nākas dzīvot, un tad viņš bija izvēle vai bērndāties vai krist depresijā, bet viņš, ko izdomāja, izvēlējās skatīties tāds smieklīgus tās raidījums, kur par smieku. Un viņš sāka smieties vienkārši, un viņš to saņēma arī caur smieklīgu dziedināšanu un vēl dzīvo līdz pašai dienai. Jā, es saprotu, ka prieks arī garīgas zāles ir. Zāles ir, garīgas zāles, pareizi. Es nepiegrib, ka prieks arī garīgas zāles. Jo prieka izpausums ir grūti ielikt kādos rāmīšos. Kad tev sākās gērikam, to nevar likt par rāmjos. Vienreiz te Kendrijs atceras, ka sāk tas juristis nodināt. Mēs te sākām svieties, nevar apstāties. Jūras, viņš neko nepasaka te tādu baigi indri, bet mums uznāca tāds prieka vilnis kaut kāds. Un nevar, un tev tas tāds ir, un tu nevar, tev tās izpaud, varbūt citam no patīkam, kas nepiedzīvo to prieku, uz viņu skatīties, bet tev pašam tāds ir, un tu nevar apstāties, un tā ir. Bet īstenībā, es domāju, ka prieks arī dzīve dara gaišāku, nav tā? Anetiņa ir draudzē, kur priecājas forši tāda, jo prieks ir absolūti pozitīva emocija, saproti? Prieks ir pozitīvs. Bet ir arī slikts prieks, mēdz būt. Diemžēl, par to varbūt mazāk runāsim, bet ir arī prieks, es domāju, ir arī citam prieks par kaut ko ļaunu, ka izdara kaut ko sliktu otram. Zini, kā cits izdara kaut ko ļaunu, viņš par to priecājas. Es negribu pat stāstīt. Dzerot arī cilvēki priecājas. Viņš, piemēram, viens kaut kas uzbēl, es nezinu, kas, tā smieklīgā nav smieklīga, bet tas nav cits par to saņem gandarību. Viens bija pa nakti pie mums devīm pakakājas, un nosmērējis ar mēsniem visi roktuļi, saprot? Un mēs tagad, es nezināju, zinu, es ar riteni braucu, atpakaļ, ar riteni, es baigi, es jau neredzēju, tur tāds krēsls. Kāpēc man rokas pēc smirda, pēc kaut kādiem goda vārds, nezinu, no kurienes es braucu ar riteni. Kur man tur, es nezināju, tad es tas rokas nomazgāju, es nesapratu. Tad atnāk pa dienu atbrauc mātiņam tēcis, un arī ienāk nekur, tas mazais puļējum attaisa durvis, tāpēc viņš nesapratu. Tas attaisa durvis. Beigās viņš ietaisa durvis, viņš ir kaktus uz rokām, uz to rokturi kaktu. Tas puisīts iegrābēs, tad mēs arī mēs kākās bijām, mēs pēc tam ieraudzījām. Es biju tos kākus iznesis ārā, tur uz tāds pepekīt, kas bija, bet to es neieredzu, to roku, tu neredzēju. Tas ir tavā mājas durvīm bija? Jā, bija nosmērts. Un tas jau vēl nekas nebūtu, bet nākošā dienā atkal bija nosmērts uz roku. Tā čupa nebija pie durvīm, bet kaut kur ārā bija izdarīts. Atnāca papīriņu, atnāca nosmērts. Un viņš priecājas par to, ka viņš ir izdarījis to. Bet tas ir zināmam brīdim. Jā.
Un Anitiņai, piemēram, Anitiņai bija kas te bija nolaustas? Mašīna bija apmētāta. Apmētāta mašīna bija. Atslēgāts bija sērkots. Atslēgāts šķūnīši sērkots, jo viņiem sludina pa Jēzu, viņiem mašīna uzrakstīts. Viņi kaitina, mēs sludinām pa Jēzu, mums tā dara, un viņi blakus arī ir, viņiem kāda tā, tieši tādā pašādas dienās, tādā pašā nedēļas, tāda mazā starplaikā, tieši tas notika. Tieši. Un tu ir zinātāji. Labi, mēs pat varbūt zinām, kas tas ir, bet mēs neteiksim, bet, Dievs lai zina. Un vai nav tā, ka tev tas ir par pārbaudījumu tev vēselē, kā tu reaģēsi? Es jau vai tu būsi dusmīgs, vai? Nav jau ļoti dusmīgs, nav. Es no sākuma, kad es paziņojāmies policijai, bet es pēc tam, man bija jābrauc uz to iecirkni, tur rakstīt, tur tālāk tie paskaidrojumi, bet es domāju, lai Dievs viņam piedod un lai visi, es nenosodu to visu, lai Dievs darbojas pret cilvēku. Mēs necīnāmies ne pret miesu, ne pret asinīm, bet pret ļauniem gariem. Es saprotu, tas nav cilvēks, bet tas ir viņā tas ļaunums, tas ir sātans. Ļauna ar labu, ar mīlestību. Es tikai to gribēju pateikt, kad ir arī prieks ļauns. Ir prieks, viņš noteikti atnāca mājās, viņš priecājas. Domāju, ka viņš nepriecās cilvēku, viņš aizgāja gulēt ar gandarību. Tāds arī, tāpēc es saku, ir prieks, dievišķs prieks, bet ir, kas priecājas arī par ļaunumu. Bet tiešām, ja mēs ieraugam, ka cilvēks priecājas, mēs varam redzēt viņu smaidā un viņa acīs. Var redzēt. Jo tās ir emocijas. Dievišķu dzirksts tādi. Mēs runājam vispār par dievišķu prieku. Tas bija tāda maz atkāpīt, lai zinām, kad arī mēdz būt tādi prieku. Jo kur slēpjas laimi, kas ir vislaimīgākais cilvēks? Tas, kas priecājas nevis par kaut ko sliktu, bet tas, kas priecājas par citu nopelniem. Tas ir dievišķs prieks, par citu nopelniem, par citu panākumiem. Kā dabūt to prieku? Ko? Kā dabūt to prieku? Tava prieku kā dabūt? Es vēlāk pateikšu. Tas jākā, tad dabūs. Jā, kungā, bet vēl būs viens nosacījums. Kungā, bet daudz cilvēku ir priecas pozitīviem notikumiem pareizi. Bet tie jau, kā teica, arī viltots prieks. Īstenībā ir arī slikta lieta, ja tu nepriecies par citu panākumu. Tā arī ir slikta lieta. Citam cilvēkam ir vajag forši, viņam viss dzīve un cits. Tu pat viņu ignorē. Tas arī, ja tu ignorē viņu prieku. Tā jāpriecājas par citu. Jā, tā kā ir jauns prieks un arī ir skaudība un visādi. Jā, kā viens teica, ja tev nepatīk prieks, tad tev debesīs nav ko darīt, jo tur būs prieks. Jo, kā es saprotu, bez prieka dzīve nav dzīve. Kas tā pa dzīve bez prieka? Mēs brīžiem priecāmies par sīkumiem, par sīkumiem. Bet arī sīkums ir, var arī jāpriecās arī par sīkumiem reizēm, par mazām lietiņām priecājas. Joks arī prieks, pareizi joks. Mārtiņš šodien izstāsta anekdoti. Gribat dzirdēt anekdoti? Joks arī prieks. Gribat dzirdēt anekdoti? Jā, veselīgs. Es atcerēšos, vai neatcerējos. Mārtiņš man šorīt izstāstīja. Es mēģināšu atcerēties. Mārtiņš nenāca priekšā noteikti, bet citreiz atnāks. Es mēģināšu, ja Mārtiņš, ja es kaut ko nepasaku pareizi, tad man papildina. Divas blondīnas iebrauc ar saviem autiņiem pie benzīntāna. Un viena blondīna paņem un grib piepumpēt savu mašīnu. Viņa paņem to, kas ir tās, par benzīntānu, kas kur pumpē, ja? Un viņa pieliek to pumpi pie izpūtēja, ja? Un otra blondīna, vai saka, ko tu dari? Un viņa saka, ko tu dari? Viņa saka, pumpē riepas. Viņa pieliek pie izpūtēja, ko tu dari, pumpē riepas? Viņa saka, muļķi tādi, viņa saka. Tu neredz, ka tev logi viss vaļā. Tev nekas nesanāks, tev viss logi vaļā. Pareizi izstāstīt? Apmēram. Mārtiņ bija tā? Tev logus vajadzēja aiztaisīt ciet? Saprot, viņa kā blondīnas. Viena paņem, pieliek pie izpūtēja, saka, ko tu dari? Viņa saka, es riepas pumpēju. Otrs saka, muļķi tādi. Tev logi vaļā, tev nekas nesanāks. Tā, joks, Kā blondīnēm ir tās prātiņš, bet īstenībā... Ko?
Tas jau nav domāts uz... Tas ir vienkārši tāda humorā. Tas nav doma blondītis, jau tāda neaizvainojoties, lūdzu. Tas nav, tas ir vienkārši tāds humors. Vakar es braucu. Ko tu šķits tik lēni iet pa jūrmā? Es īstenībā, ka šito dzirdēju no rīta smējos. Es jau pat tā nemāku izstāstīt, Mārtiņš baigi forši māc izstāstīt. Man vēl nemāc uz anekdotas stāstīt, bet nu... Labāk, ne? Anekdotas vajag, joki vajag. Īstenībā prieku mēs varam atrast visur, jā. Jo vienmēr ir atrodas iemesls, par ko priecāties būtu. Nu, vienmēr ir. Jo es saprotu, ka laime un prieks iet roku no rokas. Ja tu esi laimīgs, tu būsi arī priecīgs. Ja tas ir gan tas pats. Ja tev būs mīlestība, tur ir priecīgs būs. Ja tev nebūs mīlestība, nebūs tev laime, tev nebūs arī prieks. Ja tu prot priecāties, tu esi arī laimīgs. Ja tu esi laimīgs, tu esi prot arī priecāties. Viņš ir nu, tas ir tā. Tas ir viens tas pats gandrīz. Viņš iet no rokas. Ko tu sadarbojas, jā? Sapratat ar mēm, kā gribēju pastāstīt. Prieks arī mūs brīvus, atvērtus, pozitīvus, pareizi. Jūs zināt, kā arī prieks pagarina cilvēku mūžu. Īstenībā mana mamma, es viņas varu atdarīt. Mana mamma viņām tur daudz gadu, pār 80 gadu, 83 jau gadu. Viņa vienmēr ir tik pozitīva. Es vienmēr atbrīnoju viņas pozitīvas. Es otrs cilvēki ir pozitīvi nav redzējis. Visās grūtībās, visās problēmās. Visu laiku viņa pozitīva. Es biju narkomāns, ja mēs pēdējos, viņa pozitīvas to skatījos. Tu vienam cilvēks līdz, Īguts tam, ko tu neraudi, ko tu... Viņš saka, viss. Viņa jau aizgāja tur man palīdzēt, tur viss ir, viņš pienāks laiks, viņš saka, viņam viss būs labi. Viņi visu, viņi skatās pat uz tādām lietām, ko cilvēki nesaka pozitīvi. Viņi visi redz pozitīvi. Un viņi neslimo, viņai te bija arī kaut kāda asiņošana, vajadzēja operāciju taisīt. Pateica, ka tik vecam cilvēkam netaisa operāciju. Viņi tik pozitīvi uz visu skatījās, aizgāja nopirka kaut kāds tēņas tur. Nevis nopirka, bet aizgāja salasīt tēņas kaut kāds. Vai kaimiņiem iedēļ tas tēņas. Kāds bija tas tēņas? Pelašs tēņas, padzēja pelašs tēņas, ticēja tai pelašs tēņai, asiņošana viss pārgāja, operācija nevajadzēja. Viņi viss... Uz ko tu koncentrēji? Jā. Domā. Es saku, tik pozitīvi un cilvēks dzīvo, un es viņai piezinu pa telefonu, nekad viņa nesaka neko negatīvu, nekad neko, ka nav tās, vai tas visu laiku viņš saka, viņi mani iedvesmo tādu dzīvi. Tas ir, tu arī citu padara tādu. Zin kā mums kristiešiem tā, ja mēs to pozitīvi nes pasaulē, pasauli nāk pie mums, pareizi, viņi jau grib to pozitīvu. Es ieliku pagājušajā dievkalpēm iekšā, kur es runāju par tām lietām, par tām nebaltām dienām. Nepatīk cilvēki klausīties. Ir it kā, es saprotu, ka ir tāds, bet cilvēki grib pozitīvi. Cilvēki nāk uz draudzi, viņi grib prieku un grib laimīgi iet mājās, pareizi. Kurš tu grib? Ja viņiem sāks par ciešanām runāt, zini, visu laiku par ciešanām, par kuram tev patiks nākt uz draudzi, ka tu gribēs tāds cietējs, nabadzīgs, cietējs, viss, nepatīk. Cilvēkiem nepatīk. Ir varbūt cilvēki, kas tā pieņem to patīk, bet tas nav. Dievs, es domāju, pozitīvs. Svētais gars darbojas ar mūsu pozitīvām domām, Jo prieks ir mūsu vislabākais ārsts, kā es teicu. Jo, par ko tev ir prieks, piemēram? Man, piemēram, ir prieks par ko tev, piemēram, prieks? Man ir prieks par to, ka grēcinieks nožēlo grēkus un atdod savu sirsniņu Jēzu. Jā. Man arī ir prieks kontaktēties, piemēram, ar cilvēkiem, man ļoti patīk. Es aizēju veikalā, tur kontaktējos ar cilvēkiem, par svešiem pat. Es arī brīvi ar māku, kur runāt ar svešiem cilvēkiem, mācījos, kontaktējos, draudzējos. Bija tās problēmas, lai viņi atnāk uz draudzi, viņiem vajag tur daudz, kas, pārkāpt sev pāri, un cilvēkiem vēl tik slikti neklājas, lai cilvēki parasti, nāk kaut kādas problēmas vairāk uz draudzi. Bet vienkārši viņiem jāsaprot, kāpēc vajag Dievs, kāpēc vajag glābšanu. Ja viņi to sapratīs, tad arī nāks veseli cilvēki, pie Dieva nāks arī bez problēmām cilvēki. Man vēl prieks par to, ka mans vārds ir ierakstīts Jēra-dzības grāmatā. Jā, man tiešām prieks, ka glābt cilvēkus Dievam, izdodas kā cilvēku glābt. Ka mēs varam sasniegt savus dzīves mērķus, prieks pareizi, ka mums kaut kādi mērķi. Un arī priecājamies par tiem cilvēkiem, citiem, kas sasniedz mērķus. Mums jau galvenais ir iemācīties ne tikai par sevi, bet arī citiem, kas gūs panākums, ir laimīgi. Un zin kā es sapratu, ka galu galā, ka prieks galu galā
vairo prieku. Tikko tu nes to prieku, dod arī citiem, saprot, citiem dod. Ja tu esi priecīgs, tu izēji uz ielu, dod arī citiem. Iekāpt arī pašām trolēbusā, un esi priecīgi, tu cilvēki paliek priecīgi. Es skatījos vienu video, zini, viens stāvotanī tramvajā vai, es nevaru, kaut kur. Kādā transportā, jā, tas Transportā, vienā no transporta līdzekļiem. Un viņš skatās šo planšeti, zini, planšeti, skatās, un pēkšņi sāk smieties. Un tik gārdi smēs, un tik priecīgs, un tas smēs, viņš skatās, tur laikam kāds notikums, tur kaut kāds joks. Un viss tā tramvajs, vai kur viņi bija? Metro tas bija, es redzēju, ja? Visi sāk smieties. Smiek arī lipīgi, saprot, jo viņi, un viss tāds priecīgi, viss smieļ, viss tā. Un viss pilsētas. Tu redzēji, Facebookā, vai porši. Tā arī dzīvē ir. Man pašā tā kā Ēriks sāk smieties, citreiz sāk izsmieties, zini. Dziedināja arī, jā, aizkārt dziedināja. Un es vēl uzrakstīju 10 veidus, tādus 10 veidus, kas padarīs mūsu dzīvi priecīgāku. 10 veidus. Pirmais veids, es ātri izstāstīšu. Pirmais veids ir, ka tu, ko mēs darām, ka mēs no rīta pamostamies. Pirmais veids. Es domāju, ka mums no rīta mosties mundri un lai tev ir pirmkārt labs miegs, lai tu labi izgulies. Pirmkārt, lai būtu priecīgs, tev jau labi jāizguļas, pareizāk, labi jāizguļas. Un tad arī tev būs prieks, tu būs labi jutīsies, mundrs, piecelsies, pareizi, tu būs priecīgāks. Kad ir daudz bērnu? Nu jā. Bet, censties kaut kā, jā, bērni, tā ir, bet, atkal citā brīdī vai paglūt tā kā. Un arī, lai būtu priecīgs, jāmīl cilvēks, jāmīl. Jo mīlestība, es domāju, īsts prieka avots, kā tu uzskati? Ja cilvēks mīl, tad viņam ir ritīgs prieks. Ja tu mīli savu vīri, tev ir ritīgs prieks, reiz, ka tu mīli. Tu vispār mīlestības prieks. Nevajag kaut vai, kaimiņiem, ne jau tā tantiņa, es domāju, tantiņa mīl, ka tu viņai var pārlīdzēt, ka viņi tev tādu mīl, tā dievišķa mīlestība, es domāju. Arī tev prieks, kad cilvēks kāds tev kaimiņš tev sveic, man prieks, ka man kaimiņi sveicina sākuši, man pat to ir prieks. Man agrāk tā es kaut kā gāju, tā es vienmēr pats sāku sveicināt pats un sāku, viņi man sveicina, tev man prieks, ka man kaimiņi sveicina, arī tas ir prieks, ne? Jo Rīgā jau daudz kaimiņu, ka nesveicina, bet es saku pats sāku viņus sveicināt, rītīgi. Sākā viņiem runāt kaut par tā, viņi nemaz nav īstenībā tie cilvēki tādi. Vienkārši mēs paši to nedarījām, mēs visu laiku gaidām, ka viņi pa priekš darīs. Paši iesākam pirmie, un viņi nemaz cilvēki nav tādi noslēgti sevi. Ja tu sāksi pats viņus sveicināt, un viņiem parunājas, viņi visi te runāja. Viņi gāja cilvēki, domā, vai te gan ir cilvēki, neviens otru, mēs jau pats viņus nesveicina, tad tu gribi, lai viņi tās sveicina. Gribi, lai viņi tās sveicina, ka tu pats viņus vien garām un nesveicina viņus. Tad jau arī tev nekad nesveicinās. Un arī prieks ir arī, ka cilvēks ir labā fiziskā formā, es domāju, tas trešais, ko es domāju. Labā fiziskā formā. Ja tu esi veselīgs, ja kā tu paskrien ar Hendri, nav prieks, ka tev ir laba forma fiziski. Tas arī ir. Jā, tu prieks, tu veselīgs jūties prieks tev. Es ar riteni pabraucu, man ir prieks. Man negribās idreiz braukt, bet, kad es atbraucu, es tik priecīgs esmu, zini, tu pavisam citādi tu jūties, zini. Es domāju, ka iet tur kā treniņu zāli, kas iet cilvēku treniņus, viņi tāpat tās priecīgi, viņi nāk no treniņiem un tur tā paņemgroši. Arī mērķi tavi dzīves, ja tev izvirz kaut kāds mērķis, un ja tu pats sev apbalvo, ka tas mērķis piepildās, tas sev tā kā balvu iedod, pareizi. Tu nolēmi kaut ko izdarīt, un to izdari. Pareizi, tu būs priecīgi. Apbalvo, sev iedod balvu. Es esmu to sasniedzis, ko es gribēju. Tas ir izvirzīt savus mērķus un piepildīt arī prieks. Iekārtot omulīgi savu mājokli ir prieks cilvēkam. Nav forši, ka tev mājoklis viss ir tāds patīkami iekārtots, ka viss ir tā labi jūties savā mājoklī. Zini, nav kaut kāda, tā, nav viss forši. Pareizi, bet ir prieks, ka tev viss, pareizi ainietīgi, ka tev tā forši, kāda iespēja robežās, ka tev tā smuki viss ir iekārtoties prieks. Tīrs, viss tur. Jā, grīdu izmazgā. Arī prieks, jā, trauku. Maz negribas mazgāt, bet tomēr... Jā, bet prieks nav, Anatoli. Tad vēl domāju, cik labi, Jā. Ka piera grīda, viss kas.
saudzēt sevi ir arī, kad tu sevi arī iesaudzies sevi, lai būtu priecīgs. Arī pārvarēt savu slinkumu, mācīt pārvarēt slinkumu. Man jau arī daudz lietas slinkums, bet ka pārvar prieks, kad tu to izdari, kas tev ir tāds slinkums darīt, bet kad tu izdari, forši, ne, nav tā? Iepriecini sevi. Iepriecini. Mums katram Dievs teica, ja tu nemīli sevi, tu nevar mīlēt citus. Iepriecini ar sevi. Kaut ko iepriecini, nopēc kā dāvanas. Neviens nepērk, aiziet pats nopēc. Arī tā, Aigai tā ir. Es saku, viņai prieks par kaut ko nopirkt smuku drēbīt. Es saku, tev pilns, kāds tā nepriekš, ka... Nē, man ir prieks, viņai prieks, ka sievietēm ir prieks. Saprot, vīrieši to nesaprot. Tu liekas, viņai taču ir pilns tām drēbīt, bet viņai prieks. Tev jau ir tas drēbīt, tu jau viss nav uzvilkli, bet viņai prieks. Tā ir, nu. Iepriecini sevi. Aiga saka, es gribu iepriecināt sevi. Viņa saka, labi. Bet reizē nopriekškom, es pats tādu nopriekškom, viņai prieks. Šitie iepriecina tā kā kapāja liek jau, tas ziedus liek un labus vārdus saka. Tad visi tur pamostās. Dāvināt arī citiem prieks, ja arī tev nav prieks, ka tu kādam kaut ko var uzdāvināt cilvēkam. Kaut ko vien iecini, izdomās viņiem dzimšanas dienu tu uzdāvini. Man vienam prieks, kad nopērk šokolādi. Ko tu uzdāvini viņam? Prieks, tu redzi, ka forši. Visādi prieka, es skatās, kā varam sagādāt sev prieku. Dāsnums, kad mēs esam, kad nesam tur nebāžam visu zeķies, jau visu, ka var arī padalīties ar kādu. Jāmācas arī rotaļāties, arī priek. Es, piemēram, sunīt, iziet ārā daudzos ar sunīt. Mārtiņš daudzos ar sunīt. Man prieks skatīties, kad zini, arī rotaļāties. Ar bērniem, citi pieauguši cilvēki ar bērniem rotaļas, ir Hendrijs. Vajag forši izskatās, iemāk arī rotaļāties. Vajag forši, liels cilvēks, bet rotaļāties vajag forši. Kad viņš arī pats ir priecīgs. Un nejusties, es domāju, zin kā, nejusties atbilstoši saviem gadiem, bet justies vienmēr jaunāk. Aiga saka, tev jau ir tik un tik gadi. Un ka man ir tik gadi, es sirdī, es iekšā, es esmu jauns. Varbūt es izskatos, tā ir, ka tomēr liekas jau manī gadi. Bet iekšā jau, man patīk draudzēties, es tev patīk godīgi, man patīk vairāk draudzēties ar jauniešiem. Man ir vajag interēt, ar viņiem interēt. Es pats gribu būt kā viņi. Es gribu pat uz disenītām aiziet. Aiga, būt veseli, viņas aiziet. Es biju 40 gadu gājuši disenītām. Jūs zināt, ka tiem maziem 15 gadīgiem. Es tur lēkāju un dejoju. Un man tur tie apsāri, tie bija 30 gadu pārīts. Es, ko tu, Andri, dari? Ko tu esi atnācis? Ko es atnācis dejot? Disenīts. Viņš saka, ko tu tā? Pašiem vērdi. Tā. Paši tādi knapari pakuši 30 pār gadu. Es gāju 8. klasi, viņa gāja 1. klasi. Es eju uz diskatīju, man 40 gadu viņa stāvpi tādu knapari paiet. Es mērīju tur lēkāt. Tāpēc es jūtos sirdī jauns. Un tie jaunieši man pieņem, un viņi man viņa draudzēs. Pat brīnos. Man tur sētā nāk tāda Luīzi, tāda meitenīt jauniņas tāda. Nāk man klāta, manīm draudzēs runāja stāst par savu dzīvi jaunu tādu. Skolā 7. klasē. Nāk, maniem runāja stāst par... Es viņu tagad savējo pieņemu. Viņi man stāst visu, ko dalās, man kā viņiem gaida par skolu, kā tev iet, viņi prasa, kā tev iet, kā Mārtiņam iet. Tu esi jauns, ja viņi jūtu, viņa tevi draudzēs tie jaunie, saprot? Ai, tu pusi tagad visu laiku tikai ar tām. Tā ir tāds tā vajag. Un tu arī tāds pats jūtīsies un arī ātrāk novecos, es domāju. Ja tu jūtīsies jauns, tad arī būs jauns. Es zinu, ka Sabelē bija tur tāds, Sabela tāda pilsēta. Tur bija tāds, daudz gadu cietumā sēdēja tāds mungat. Viņš ir tāds, 28 gadu nosēdējis cietumā, viņš, pa visādām lietām. Viņam bija 65 gadi, viņš draudzēs ar jauniem puikām, es vienas uz ielas. Vienam vīrietis jau viņam 28 gadu pavadījis cietumā, pašam 65 gadu, viņš pirms neskatījās tāds kā umpulīts. Viņš mierīgi ar tiem jauniešiem, tur draudzēs, tusījās, gājas, es vienmēr viņu apbrīnoju. Viņš draudzēs ar 25 gadiem, 23 gadīgi ar tādiem jauniešiem. Viņš tur draudzēs, tusījās, tie pie viņu gāja, viņi tur visā tur jokojās. Ot cilvēks, kaut viņam daudz gadu, bet viņš jūtas pavisam arī izskatās jaunāks, pareizi, kad viņš tā foršs. Tā kā mums arī iemācās rotaļāties tagad. Jo dzīves priekš, es domāju, mums ir Dievs devis dzīves priekš no pašas dzimšanas. No pašas dzimšanas, pareizi. Mēs jau bišķiņ sabojājuši. Mēs maziņi bērni vairāk vairs ko priecājamies, pareizi. Po visādām lietām, tad drusku mazāk.
Mēs bišķi paši sabojājuši to prieku, bet mēs varam atgūt to prieku. Ir katram arī savu vaļas prieki, reizi, savu pa prieku runājot. Anatolija, kāds tev vaļas prieks? Makšķerēt? Man bija makšķerēt, jā, prieku, bet tagad jau sen nav gājis. Nu, viņš jau vakar, kad teica, ka tu biji pēc kaut kādiem airiem. Kur tu biji tur? Šairot savu... Pēc airiem biju aizbrukts. Viņš airs, ja jūs gribat makšķerēt, kāds ar Anatoliju var satusēties, ejiet makšķerēt, viņš ar laivu jūs ievedīs tur aizaru vidu un varēs makšķerēt. Lai tik makšķerēt. Man ir tāda vaļas priekāda. Man, piemēram, patīk ar sunīti staigāties ar stundām, staigāties. Man vienkārši nāk mājās kā aiks, tās varat staigāt. Man ir vaļas prieks arī, man dzīvnieki patīk. Sunīši, zirgi man patīk, tāds vaļas zirgi. Īstenībā citam liekas, kas tur tāds zirgs. Man suni patīk suņi, zirgi, citam liekas, kas sunis kaut kā. Man viņi patīk, tāpēc viņi man ir. Visu laiku man ir bijuši suni. Tā man patīk, kas man vēl sports, man ir vaļas prieks. Tas nav tāds sports, ka es tur pats vai nodarbojos ar to sportu, bet man ir, es brīvā laikā skatos, paskatos, man interesē tie sporti. Man patīk šaku spēlēt. Jā, dažādi. Man patīk sporti, man viņš patīk, ka vairāk kā nevis līdzatēs tik daudz, bet kā man patīk tie cilvēki sasniegumi, ko viņi sasniedz viņa sportā. Es par viņiem priecājos. Es priecājos par katru latvietu, ka viņš kaut ko sasniedz. Es ļoti priecājos. Es saku, ko tu vari priecāties, viņš svešs cilvēks. Man prieks, ka viņš cilvēks kaut ko. Es vakar klausos par viņa riteņbraucēju. Viņam 23 gadi riteņbraucējs, un viņš jau brauc amerikāņu komandā, un viss pasaules, cik viņš tur stūris, viņš tur tāds skuiņš, Toms skuiņš, tāds jauns, 23 gadi. Un domās, kā viņam izturīja, viņš 200 km tās garās distants, un dabūjis jau kaut kāds augsts vietas jau ir. Viņš bija pasaules kaut kādā tūri 5. vietā, tur bija, viņš jau sapņo, ka viņš būs tur, viņš grib kādreiz uzvarēt, viņam mērķis ir. Tāds jauns puikas, patīk tāds jauns, 23 gadi, bet prieks, ka cilvēks, ka latvietis tāds brauc tur kaut kādā amerikāņu komandā, un viņš sasniedz dzīvi. Forši cilvēkam ir mērķis, viņš sasniedz, viņš pēc to tiecās, forši dzīvi, forši cilvēki patīk tā. Man tas aizrauga, man tas sagādā prieku. Es priecājos par viņiem, par tiem cilvēkiem. Es izstāstīšu pasaku, ja? Ātri es izstāstīšu pasaku par prieku. Gribat dzirdēt pasaku par prieku? Reiz dzīvoja Laime. Viņa, tā Laime, kādu dienu gribēja sagādāt kādu cilvēku laimīgu. Laimīgu. Tāpēc Laime izgāja laukā, un pirmajam satiktajam cilvēkam jautāja, kas tev vajadzīgs, lai tu būtu laimīgs? Viņi izgāja laukā, pastaigāties Laime, tā pasaka. Cilvēks vēlējās mašīnu, māju, daudz naudas, un Laimes viņam to iedeva. Un gāja tālāk. Un satika nākošo cilvēku, un prasīja cilvēkam, ko tu gribētu būt laimīgs? Viņš, kāda cilvēka, dažādas vēlēšanas. Un tam cilvēkam bija tāda vēlēšanas, labi apmaksātu prestīžu darbu, labā firmā viņš gribēja, skaistu jaunu sievu viņš gribēja, popularitāti. Laime visu to viņam iedeva. Bet Laime vēl nebija apmierināta ar sevi, ar pati ar sevi. Un viņa gribēja padarīt vēl kādu cilvēku laimīgu. Vēl kādu cilvēku. Un satika trešo cilvēku. Un viņa jautāja trešajam cilvēkam, ko lai es tev dodu, lai tu būtu laimīgs? Un protams, trešajam cilvēkam. Un trešais cilvēks padomāja un teica, man ir brīnišķīga ģimene, man ir darbs, man patīk labi draugi, es apmierināts ar dzīvi. Tas cilvēks teica, un man no tevis nekā nevajag. Nē, man no tevis nekā nevajag. Un Laime iepatikās šī cilvēka atbildi. Un viņa nolēma no tā brīža katru dienu staigāt kopā ar to cilvēku. Viņa iepatikās tā trešā cilvēka atbildi. Nolēma katru dienu ar to cilvēku būt kopā Laime. Tad tu saprati, tas cilvēks ļoti laimīgs. Uz izdzīvo Laime viņa neatstāja. No tie, kas tur visu ko prasīja, viņi iedeva to un aizgāja. Bet ar to cilvēku viņi palika kopā. Viņam iepatikās tā atbildi. Man no tevis nekā nevajag, man viss ir. Viņam bija pozitīva atbildi. Viņš neprasīja neko, bet viņš nezinu, ka reizēm tā ir. Laime iepatikās tā cilvēku. Tā bija tāda pasaka. Ir tāds sakāmvārds, ziniet, es izlasīju par Laimi, ir tāds, es izrādīšu sakāmvārdu par, tas ir tāda
vēl mēs neesam nokānākuši pie drusciņi palikt pie pašām garīgākām lietām, pašām svarīgākām, bet es tādu sakām vārdu, par laimi, par prieku. Kā ir tāds teiciens, ka ja tev neiepriecinās, kas neliels, tad arī tev liels nekas neiepriecinās. Ja tev neiepriecinās tās mazā lietiņa cilvēki, viņam arī nebūs liels prieks par lielām lietām. Un vēl otrs sakām vārds, kur nav mīlestības, tur nav prieka. Kur nav mīlestības, nav tā. Un es saprotu, ka prieku īstenībā mums tagad būs tieši par pašu galveno. Un prieku īstenībā mums ir nolēmis dot Dievs, saprotiet? Un Dievs mums nolēmis dot prieku caur ko? Caur svēto garu. Saprotiet? Dievs dot prieku caur svēto garu. Un kad mēs atzīstam no Dieva gara, kad mēs piedzimstam no augšienes, pieņemam Jēzu, tad mūsos ienāk prieks caur svēto garu. Tā, ka te ir svētais gars, svētā gara vīns, saprotu, dzēri svētā, Dieva upe tek, Dieva upe, ir tā draudzība, pareizi? Dieva upe, prieka upe, tek tavā dzīvē. Un galaktiešiem, kā jūs teicu, 5.22 teica, gara auglis ir mīlestība, miers un prieks, un tā tālāk. Gara auglis, tie gara augļi. Jā. Un prieks, ko Dievs dod, tas atšķiras no to prieka, kas ir pasaulē. Saprot? Tas dzīvē pasaulē nebija tas prieks, ko dod ar Dievu. Tu prieku meklēji pavisam citur, pareizi? Meklēji prieku. Un tas bija īslaicīgs prieks. Nākušā dienā pamodies. Vēl sliktāk, vai tas nebija tas prieks. Jo dzīvojot bez Dieva, mēs dzīvojam bez cerības, saproti? Ka tev nav Dievs, tev nav pat cerība. Tev nav cerība. Bet mūsu prieks, kad ko tu iedod tev Dievs, ka tu piedzimst no augšienes, es tev vēlāk jūs rakstīt, tas nebeidzas, saproti? Viņš nebeidzas, viņš ir mūžīgs. Tas prieks ir mūžīgs. Un tev pat ir slimība, un tev ir prieks. Tie domājas, cilvēkam, es pats ir redzējis, cilvēkam pat ir slimība, un arī aiga, viņa arī ir prieks daudz. Nu, nevienmēr, protams, bet ir prieks. Salīdzinot ar to cilvēku, kas nebūtu ar Dievu tādā pašā situācijā, pavisam citādāk. Es redzēju, spildu piemēru Stendē, ja, tur arī vasaras vai draudzē, kur es gāju, pirms vairākiem gadiem es gāju tur arī draudzē, un vienai sievietei tur bija vēzis, vienai slavētāji, kas viņam saslimā vēzi, ja. Īstenībā tas briesmīgi, ne, kad cilvēks saslimst ar vēzi, jaunu sievieti slavē Dievu un saslimā vēzi. Un tas ir kā tāds negatīvs, ko es gribu pateikt, bet kas mani iedvesmo šī visā liecībā, viss dzīvē. Bet tanī laikā, kad viņai bija vēzis, cits varbūt cilvēks tur bija depresijā, kristīnā, bet viņa bija mierīga, saprot, mierīga, gaiša, ar skaidru apziņu viņa bija. Viņām bija pamats viņai zem kājām. Un viņam vēl gāja un sludināja, un sticēja, stāstīja par Dievu mīlestību, par Dievu. Viņa nepārstāja Dievu mīlēt, viņa nepārstāja. Tu saproti? Un es dzīvoju tanī laikā ar vienas sievietes, ja es tikko nācu bija pie Dieva, un viņa, tā sievietes aicināja sev uz mājām, ja? Un stāstīja viņai par Jēzus labs, cik Dievs tev mīl, ka viņai vajag dzīvē Jēzus pati ar vēzi. Pati zina, ka tūlīt nomirs, viņa liecināja par Jēzu. Viņai bija miers un pārliecība par to, kur viņa nonāks, kas būs viņa pēc šīs zemes dzīves. Viņai bija tāds miers ar visās savās sāpēs, visās savās mocībās. Miers, saproti? Un pat prieks svētajā garā. Kad lūdzu viņas paskatīsies, tur ne. Un tas nav. Tas ir dievišķi, pareizi, dievišķi. Nevienam cilvēkam, ja nebūtu Dievs iedevis to visu, tas tā nebūtu, pareizi. Neticīgs cilvēks, ja viņam tādā situācijā, viņš tur būs izmisimā tādā brīdī. Viņš nezināja, kur skriet, ko darīt, bet viņš bija miers un prieks. Un tas ir prieks svētajā garā. Tas ir tas, ko svētais gars dod to prieku, pareizi. Jo tas prieks, ko dod svētais gars, tas paliek arī tavās problēmās, tavās grūtībās. Bet tas prieks, ko dod pasauli, tas paiet, pareizi. Un mums jau pasaules prieks sen ir pagājis, pareizi. Man viņš vairs nav tas pasauli. Man pasauli nesagādā prieku vairs. Es vairs nepriecājos ne par kaut kādām alkoholu, ne par kaut kādām tādām lietām, kas... Es saprotu, ka tas prieks, kas ir no pasaules, tas uzvirmo un pārīt.
tāpēc arī galaktiešiem vēstulē Pāvils saka, viņš saka, raksta atkal un atkal, staigājiet garā, viņš saka, viņš tas ir ticīgi. Un beidziet tiekties uz sevi, uz savu miesu, viņš saka mums. Meklējiet šo mīlestību, mieru, prieku sevī. Meklē tur iekšā. Beidz savā miesā, meklē garā. Tas ir garā. Tev ir gars, miesa un dvēsele. Tu esi iekšā. Gars ir tu pats esi. Miesa tas ir vienkārši apvalds. Nemeklē miesībās, ir miesība, miesā. Tad ir miesa, ko tad ir miesībās baudās. Tad meklē sevī. Garā meklē prieku. Pāvils to saka. Jo jūsu centieni nolēmti neveiksmē. Ja tu to darīsi pats ar saviem spēkiem, tev nekas nesanāk. Un viss beigsies ar to, ko galaktiešiem 5 tālāk rakstīts. Jo miesas darbi ir skaidri redzami, Pāvils saka. Tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, kalpošana elkiem, pūšļošana, ienaids, ķildas, greizsirdība, dusmas, patmīlība, nesaticība, šeltniecība, skaudība, dzeršana, dzīrošana un tām līdzīgas lietas. Tie ir visi miesas darbi. To mums nav jātiecās. Ja tu pats centīsies, tad tev būs beigas tāda, kā tiem. Ja tu nedzīvos gara vadīts, ja tu netieksies pēc gara lietām, tad tev būs šīs miesas, visi tie miesas darbi. Pareizi? Kur tev miesa aizvar? Tāpēc viņš teica, staigājiet garā. Un kurš dod jums īstenas augļus? Jo pirmkārt, mums jāielaiž svētais gars savā dzīvē. Mums būtu īstenībā. Mums jāatsaustās uz Kristus vēsti, pareizi? Un jākļūst par kristiešiem, lai mēs to visu būtu. Pareizi? Un otrkārt, arī svētais gars, kad būs tevī, viņš veicinās tos augļus. Viņš tev dos tos gara augļus. Mīlestību, prieku, mieru, to dos. Kā tai sievietei, apskatīs. Pat arī situācijas. Viņa spēja būt miers un savaldība un pamats zem kājām. Pat tādā situācijā, kad viņš smājas lasīt. Tātad šo prieku mums dod svētais gars. Svētais gars. Svētais gars. To prieku mums dod svētais gars. Un Pāvils saka, jo viss, kas iepriekš ir rakstīts mūsu pamācībai, lai mēs izturīgi būdami bēdās un ieprieces meldamies rakstos iegūtu cerību. Pāvils saka, jo viss, kas iepriekš rakstīts mūsu pamācībai, lai mēs izturīgi būdami bēdās un iepriecus meldami rakstos iegūtu cerību. Mums ir cerība, pareizi, mums ir cerība. Mūžīgā dzīve, jūs zināt, mūsu cerība. Jo Pāvils tur arī, vēl Bībelē rakstīts, Pāvils tālāk saka, jo viņš saka tā, Kristus ir kļuvis par kalpu apgraizītajiem Dieva patiesības dēļ, lai apstiprinātu tēviem dotos solījumus, lai citas tautas slavētu Dievu par viņa žēlastību, kā rakstīts, tāpēc es tevi slavēšu tautu starpā un dziedāšu tavam vārdam. Viņš tālāk saka, un citur, un priecājieties jūsu tautas kopā ar viņa tautu. Un vēl, slavējiet jau kungu, viņš saka, pasaules tautas, un uzgavilējiet viņam visi ļaudis, uzgavilējiet viņam visi ļaudis. Amen. Mums jāuzgavilē Dievu, jāpriecājās, Pāvils saka. Ir 2 prieka veidi, kā es jau teicu, tūlīt beigsim, vēl 5 minūtiņas, ja? Beigsim. Ir 2 prieka veidi, pasaules prieks, kas atkarīgs no ārējiem apstākļiem, kā es teicu, un Dieva prieks. Mēs šodien runājam, tikko mēs runājam par gara augļiem. Un kāda ir svētā gara augļa, kā mēs dzirdējām, ja kāda ir. Mēs saprotam, kā svētais gars darbojas mūsu dzīve caur pozitīvām domām, caur pozitīviem attēliem. Svētais gars tā arī darbojas, caur visu pozitīvismu. Jo viņā nav nekas negatīvs. Dievā nav negatīvs, viņš ir pozitīvs. Mums jāsaprot arī, kā varam tā vēl uzklausīties. Mums jāsaprot, kā svētais gars darbojas vecā derībā un kā jaunā derībā mums jāsaprot, lai mēs saprastu. Jo ir tomēr atšķirība, kā svētais gars darbojas vecā derībā un kā jaunā derībā. Mēs ar Robertiņu par to runājam grupiņā.
Vecajā derībā, mēs zinām, kad Svētais Gars ienāca tādos cilvēkos, kas bija augstos amatos. Tur tā bija pieminēti ķēniņi, praviešos, tur bija Svētais Gars. Bet viņš iegāja tajos cilvēkos un viņš izgāja no tiem cilvēkiem. Pareizi? Vecā derībā. 1. Samuēla grāmatā 16.13 rakstīts, sākot no šīs dienas, tā kunga gars nāca ar spēku pār Dāvidu. Tā mēs redzam, ka Svētais Gars ienāk. Viņš nāca par Dāvidu ar spēku, un ienāca Svētais Gars Dāvidā. Un pēc tam mēs lasām tālāk. Turpat mēs lasām tajā pašā pantā, un tā kunga gars atstāja Saulu. Viņš atstāja. Viņš ienāk Svētais Gars un atstāja. Tā bija. Šo Saulu atstāt, viņš grēk. Nē, vecāri. Un klausies tālāk. Tā mēs redzam vienā pantā, ka cilvēkā gan ienāk, gan iziet Svētais Gars. Un tādēļ pats Dāvids 51. psalmā lūdz Dievu. Viņš lūdz Dievu. Neraidi prom no sava vaiga un neatņem no manis svēto garu. Viņš teica, neatņem no, viņš lūdza Dievu, neatņem, jo viņš redzēja, ka Svētais Gars ienāk cilvēkā un iziet. Ienāk un iziet. Tad paklausies, kad būs jaunā derībā, pavisam cits, kas teica. Dāvids redzēja, ka Svētais Gars iziet no cilvēka un ieiet cilvēkā. Un viņš, ka pamet cilvēku, viņš to redzēja. Un tāpēc viņš lūdz, nedari to ar mani, neatļauj viņam iziet no manis. Viņš lūdza psalmā, viņš lūdz Dievu, neatņem man svēto garu, neatņem. Tas, ka viņš bija grēkos ar to sievieti. Bet vienalga, bet klausies, kas jaunā derībā ir rakstīts. Jaunā derībā nav tā raksta, bet jaunā derībā ir viss citādāk. Jaunā derībā Svētais Gars ienāk un paliek cilvēkā, saprot? Paliek. Viņš vairs neaiziet no cilvēka, jo klausies, kas rakstīts Bībeli, klausies, to jau es nerakstu, Bībeli rakstīts. Jāņa evaņģēlijā 14.16 rakstīts, Jēzus saka, es lūkšu tēvu, viņš saka, es lūkšu tēvu, un viņš jums dos aizstāvi. Tas ir svēto garu. Lai tas būtu pie jums mūžīgi. Viņš teica, tas svēto garu patiesības garu, ko pasauli nevar saņemt, jo viņi tā neredz un nepazīst to. Bet jūs to pazīstat, jo tas pie jums paliek un būs jūsos. Viņš paliek un būs. Jēzus teica, tas būs pie jums mūžīgi, viņš neaizies no tevi. Tad, kad tu pieņem Jēzu, saprot, tev ienāk Svētais Gars, viņš paliek tevi mūžīgi. Vecā derībā Svētais Gars uznāca, un cilvēki varēja aiziet no cilvēkiem. Un Dāvids teica, neatņem no manis svēto garu, viņš prasīja. Bet jaunā derībā Jēzus mums apsolīja saviem sekotājiem, ka tev ienāk Svētais Gars, tev vairs nav jābaidās, viņš neaiziet no tevi. Jā, bet tu sāks grēkot, viņš taču aizies no tevi. Amen. Bet es saku, ka Bībelē rakstīts. Amen. Es, kad sāku šitos, es tā buļbūtā. Es runāju. Tā tu Svētais Gars aizgāja no manis. Paklausies, ko es tālāk teicu. Jēzus, ko teica, Jēzus. Iet laukā. Tu izgāji laukā, jo es dzēku. Paklausieties, jūs klausieties, ko jūs jau esat savu kaut kāds mani. Klausieties, ko es teicu. Atceries tā rakstvieta. Jēzus teica, manas avis dzird manu balsi, un viņas manas seko. Saprot? Un tālāk teica, no tēva rokām neviens neizraus mani. Tagad, kad tu esi piedzimis no augšienes, pieņems Jēzus savā kristā, tad debes tēvs saka, neviens vairs tev neizraus no manām rokām. Un Jēzus teica, manas avas dzird manu balsi, viņas man seko. Ja tu esi tā saprot, ja cilvēks ir par patiesi piedzimis no augšienes, viņš negrēko. Viņš nedara. Ja viņam sanāk kaut kas, viņš reiz nožēlo, viņš krīt ceļos, raud, un viņš iet tālāk. Pareizi? Jā, iet tālāk un viņš nožēlo, un viņam neatņem Dievs svēto garu. Viņš iet atkal svētā gara spēkā, iet tālāk. Jā. Viņam nekur nepazūd. Ja tev vienkārši, ja tu piedzīvi no augšienes patiesi, es ticu tam, ja cilvēks piedzīves no augšienes, viņš nepārkāp laulību, viņš nezog, viņš to nedara tās grēcīgās. Ja viņam arī sanāk pakrist, viņš nokrīt ceļos paraud un ceļās, un Svētais Gars atkal viņam uzceļ un iet tālāk. Viņam nav atņemts Svētais Gars. Jā, tāpat kā tēvam bērns, jā, vai dēls vai meita. Ja viņš tur paklūk, jā, tas, vai kā. Jā. Viņš tikai tā ir mans bērns, jā. Es tā ticu, ka viņš ir mans bērns. Jo Dievs teica, ka neviens neizraus tevi no manas rokas. Neviens. Tu esi, jā, pareizi teikt, tu jau esi Dieva bērns. Atņem Sātanu. Ko tu var atņemt?
devis tēvam savu bērnu. Jā. Viņš tam nav spējīgs tev atņemt. Viņš arī šis iespējamo. Tas ir tavs bērns, Jā. Dieva bērns. Tu esi Dieva kalps, Dieva bērns. Nu, viņš tāpēc es neviens nevar Viņš ar kājumā pa dibai neiedos. Jā. Tā. Ja tu vienīgi pats pasaki, man Dievs nav vajadzīgs, un tā, varbūt tas tad, bet es arī nezinu, vai tad tu tā teiksi. Tā teiksi. Es domāju, es uzskatīju, nē, es zinu, kā uzskatu. Tā var, bet ja tu grēko, tu jau tā saki Dievam. Nē, zinu, ko es domāju tā, kas šito dara, zinu, ko es pateicu. Mēs ar Aipu par šito runājuši. Es uzskatu, tie cilvēki, kas turpina veco grēcīgu dzīvi un atgriežas no saviem grēkiem, ja viņi arī kūp, tad viņi nav piedzimuši no augšas. Es domāju, ka cilvēks ir piedzimis no augšas, viņš seko Jēzum līdz galam. Viņš ir Dieva bērns, viņš zina. Tā Pēters, ja, kad nodeva Jēzu, jā. Tā viņš nav piedzimis. Viņš nodeva, bet Jēzus viņu neatdod. Viņš saka, es par tevi slūdzu, ja, un viņš pēc tam salūza, iesāka raudāt. Paties grēku nožēlo, un tik un tā, pēc tam viņš bija uzticīgs. Vai tad mums tā nav, redz, cilvēks nesagrēka bieži, mēs notiek palūdzam piedošanu, ejam tālāk. Es jau tev nenodošu Jēzu, es jau tev visu jau, bet es tev, viņš paklupa grējas nodiedās. Un tik un tā, Jēzus viņu neatstāja. Viņš atzina, salūza, nožēlo, un pēc tam viņš bija uzticīgs līdz galām. Vai, un tā es gribēju uzmanīt, vai kristietis var būt bez svētā gara, kā es domāju? Nevar. Nevar, jo Jēzus saka, Jāņa 3.5, viņš saka, patiesi, es tev saku, tas, kurš nepiedzimst no ūdens un no gara, nevar iet debesu valstībā. Jā, patiesi var. Jā. Tātad, vārds ir tikai tas cilvēks, kas piedzimst no Dieva gara, piedzimst no augšas. Jēzus teica, ja tu neesi piedzimis no augšanas, tu netiec debesu valstībā. Un kas ir piedzimuši no augšanas, es ticu, tie visi vārdi ierakstīt dzīves grāmatā uz mūžīgiem laikiem. Un neviens tev neizrauz no tēru. Un tiem, kas Jēzu Kristu tur rakstīts romiešiem, tiem nav pazudināšanas. Un nevajag stāstīt pasakas, ka ir pazudināšana. Nav viņiem. Seko Jēzu un lūdzu piedošanu, tu esi piedzimis do Dievu garu. Dievs ir tavs tēvs, tu esi viņa bērns. Un neviens, tu atdod savu bērnu citam. Dievs var nēdus savu. Tad zemes māte var no savu bērnu atņemt, tad debes tēvs nekad neatņemt. Neatstās. Viņš tev neatstās un nepametīs. Viņš ir uzticams. Savai zemes mātei grūti bērnu atstāt vai kaut ko. Ir citreiz izmēģinājumi. Ko jūs jāiziet? Es sapratu, ka visiem jaunpiedzimušiem kristiešiem ir svētais gars. Visiem. Jo Pāvils romiešiem 9 māca, ka tas, kurā nav svētā gara, tas nav kristietis. Jo tur rakstīts, jūs gan nesat miesīgi, bet garīgi, ja vien Dieva gars mīt jūsos. Jo tur rakstīts, kam Kristus gara nav, tas viņam nepieder. Ja nav Kristus gara, tad Dieva izlasīt vārdu. Jā, es tad gribu izlasīt vārdu. Tad jau viņš līdz pusē tikai piedzimis. Kurš Izlasīšu, Andrē. Mans taisnās no ticības dzīvos, bet uz to, kas atkāpjas, manā dvēselē nav labs prāts. Bet mēs neesam tie, kas atkāpjas uz pazušanu, bet kas tic un iemanto dzīvību. Mēs neatkāpjamies. ir tādi, kas atkāpjas. Nu, bet tad viņš nav piedzimis no augšas. Es uzskatu, ka es nevaru atkāpties. Tu vari atkāpties, es nevaru. Tu arī, es te uzskatu, ka es piedzimis cilvēks no augšas. Kur tu vari atkāpties? Nu, tad tev jāatsakās no Dieva. Vienīgais atsakas no Dieva un priekš kam tu attieksi? Kāpēc tu attieksi? Nē, viņš nevar, veco dzīvi negrib atstāt. Viņam ir tas grēks, ir tik mīļš, jā. Un tajā pašā laikā viņš grib runāt par varētu. Es saprotu, ka Dievs radīja pasauli. Viņš radīja draudzi. Kad viņš radīja draudzi? Vasarsvētkos. Vasarsvētkos radīja draudzi, un viņš turpina to draudzi radīt arī šodien. Pareizi? Viņš turpina to. Viņš vakar šodien tas pats ir mūžīgi. Nekas nav mainījies. Un kad cilvēks atgriežas pie Dieva, viņš ir jauns radījums. Bībele saka, mēs esam jauni radījumi. Mēs esam jauni radījumi Jēzu Kristu. Un tie, kas ir Jēzu Kristu, pārsaka, tiem nav nekādas pazudināšanas. Viss cauri, āmen. Tad ir tie Bībeles vārdi nav patiesi. Izlasiet romiešiem 8.1. Tiem, kas ir Jēzu Kristu, vairs nav nekādas pazudināšanas. Nav, mēs visi kārtībā tie, kas Kristu. Tik jau vārds nesanāk arī piedzimt. Domā, klāt es varu uzreiz nepiedzimt. Viņš pusi piedzimt. Nē, tas ir kā kurš piedzimt. Bet ne jau tu lītiņas piedzimt. Un svētais gars ir tas, kas mums atver acis, pareizi. Uzrāda grēku, kas mums, un liek saprast evaņģēliju. Un tas ir svētais gars, kas veicina mums to piedzimšanu. Jo Nikodēmam jau viņš teica,
viņš teica, ka viņš radīja jaunu cilvēku. Svētais gars radīja visu pasauli. Svētais gars ir radītājs. Viņš rada visu, viņš rada mūsu jauns radījums. Un viņš veic mūsos kristiešos to svētāšanas procesu. Viņš strādā pie mums. Ne jau uzreiz mēs esam baigie pareizi. Pamazām, no to lietiņu uz to mēs ejam, to izprotam, to mēs no... Un es saprotu, ka svētais gars ir tas, kas iestājas par mums un romiešiem 8 vietā vienā teiks un pasargā mūs no glābšanas. Viņš mums pasargā, viņš aizstāv savus. Un viņš, svētais gars, ir prieka avots. Saprotiet? Viņš ir tas prieka avots. Un tev nevajag tās āršķirīgās lietas. Tev vairs tās nevajag. Nu, protams, forši ar āršķirīgās viss kārtībā, bet tas lielākais prieks ir svētajā garā. Redz, svētajā garā. Un ziniet, es jums pateikšu to noslēpumu, ko es jums gribēju teikt. To drīz pateikšu. To galamērķi, ko es jums pateikšu, kas ir pats svarīgākais. Jo svētais gars mums dod prieku. Un ziniet, ko es vēl pateikšu ātri. Bībelē mums saka, priecājieties. Mums 70 reizes jaunā derībā ir pavēle priecājieties. Man rodas redzēt, par ko mums ir jāpriecājas. Ko mēs darām, ko mēs varam darīt vislabāko, ko mēs varam darīt. Kas ir tas veids, kā mēs varam tikt pie šī prieka? Ko? Kā es domāju, kā var tikt pie prieka? Varam priecāties no to, ka Dievs ir ar mums, ja? Tas ir vislabākais prieks, ja viņš tev vēl atbildīt. Vai tu priecājies par dziedināšanām? Forši, tas ir. Jā, cilvēks dziedināts, priecājamies. Par dziedināšanām, protams. Par mēlēm runāšanām priecājamies. Kad mēlēs runāt priecājamies. Par pravietošanu cilvēku. Tas ir dāvans, ko Dievs dod, priecājamies. Ka viņš apcielo tas kungs, es no laimes kungs. Bet tu ziniet, ka tas prieks par dziedināšanu, bet zinu, ko es izlasīju Bībelē, ka tas prieks par dziedināšanu ir vienreiz tikai minēts Bībelē. Ir jau prieks, bet tikai vienreiz minēts. Un par mēlē runāšanu, par pravietošanu, par to garu dāvanu saņemšanu vispār nav pieminēts prieks par to. Vai vienreiz vai ir pieminēts? Es neatceros tā īsti laikam vienreiz arī tika pieminēts. Bet kas ir numur 1 priekam? Esiet pateicīgi par visu. Vai grūti, ne? Bet Bībelē rakstīts. Ir viena atbilde tikai. Un tas iegūst visnospiedošāko pārsvaru. Ko? Atbilde ir viena. Atbilde ir darīt Dieva gribu. Kur tev ir prieks? Kur tev dos Dievs prieks, ka tu darīsi Dieva gribu? Nav tā? Ja tu esi kaut ko nogājis no Dieva gribas, paliks māknums. Jā, viss, jā. Bet, kad tu darīsi Dieva gribu, tev vienmēr būs prieks svētajā garā. Pareizi? Par katru centienu, par katru, ko tu izdarīsi Dieva prātu, Dieva gribi veikt, tev būs prieks. Pareizi? Tas ir nospiedošanas. Un to arī par to runā Bībele. Darīt Dievu gribu. Tas visizplatītākais veids un... Kur tā ir raksturvieta? Tur ir. Jēzus to saka, Jēzus saka. Viņš teica tā, ja jūs turēsiet manus baušļus, jūs paliksiet manā mīlestībā, viņš saka. Tāpat kā es esmu turējis sava tēva baušļus. Un tos es jums esmu sacījis tādēļ, lai mans prieks būtu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs. Tad, kad mēs turam Dievu to visu noteikumus, Dievs, ko grib noteikti, visu Dievu grib, ja es saku, tad jums prieks būs pilnīgs. Ja, viņš saka, jūsu prieks būs pilnīgs. Viņš arī turēja tēvu. Bet Jēzus turēja un darīja, bet viņš arī raudāja. Bija Jeruzalemes. Bet tas ir prieks. Arī atcerās reizēm ir prieks. Viņam jau ir prieks iekšies, bija prieks. Viņš priecēs par, viņš bija laimīgs, ka viņš nomira par tevi, par mani. Tad jau mums nav jābēdājas par to, ka viņš nomira. Viņš priecēs, ka viņš atdeva savu dzīvi. Viņam bija tas uzdevums. Jā. Es domāju, ka iekšā viņš bija prieks arī tad, kad viņš sitika. Viņš zina, ko viņš izdarīja. Viņš zina, ka viņš augšām celsies. Viņš zina, ka viņš būtu. Debesu valstībā ies tas, kas dara debes tēvu gribu. Un tad mums arī būs prieks. Tas ir prieka iemesls. Kad mēs darīsim Dievu gribu, es tev pasaku, mēs visi būsim. Ja mēs pildīsim Dievu gribu, Dievs prasīs evanģelizēt, tu aizies, ja? Viņš paprasīs. Tu izdarīsi, izglābs cilvēku, tu būsi priecīgs, pareizi.
Dievs tev prasīs, tagad tur tas kā mēsls satīrīt. Tu satīrīs laicīgi visu. Tev būs prieks, viss izdarīja, viss, ne, tur cits niekāps, tur mēs paklausīja. Tā ir Dieva griba, paklausīt, darīt Dieva prātu, Dieva gribu. Jo es saprotu, ka svētais gars ir sastādījis jauno derību. Un viss, kas ir rakstīts jaunā derībā, tā ir īstenībā svētā gara grāmata. Ja, kad cilvēks grēko, nekāda prieka nav. Jo Filipiešiem 4.4 ir rakstīts, priecājieties kungā vienmēr, es sacīšu vēlreiz, priecājieties. Nav tāda? Tā rakstiet. Viņš pat to pavēl, ne jau tāda pavēl, kad ir rungas tā, priecājieties kungā vienmēr, viņš sacīja, un es sacīšu vēlreiz, priecājieties. Jo prieku rada svētais gars. Un caur Pāvilu viņš saka, dariet to, priecājieties. Ziniet, svētais gars dod to prieku, svētais gars. Mums jau jāmeklē prieks tajā kungā, Dieva gribā. Pareiz, Anetiņa? Tu tā arī piekrīt, kad mēs pildīsim Dieva gribu, ka mums būs prieks. Mums būs. Nevaram nebūt nepriecīgi. Mums nav prieks, tāpēc, ka mēs šaujam garām. Te mums tas prieks arī pareizi, kā Anetiņa teica, tikko tu aizšauj garām Dieva gribai, tev arī prieks pazūd. Cilvēks, kurš pilda Dievu gribu, viņš ir priecīgs cilvēks. Tas bija tas, ko es jums gribēju pateikt. Es pats reiz arī tā neiedomāju. Tā ir pats svarīgākais. Mums ir jāsaprot arī, kas ir Dieva griba. Jo citreiz var arī darīt domāt, ka tā ir Dieva griba, bet arī tāpēc jau mums ir Bībele, tāpēc jau šitā grāmata lasām, saprotam, ko Dievs grib pateikt, kas ir Dieva prāts, kas ir Dieva griba. Kultivēt sevi, visus tos gara augļus, censties, saprast Dievu gribu, Dievu dziļumus, izprast Dievu prātu, lasi. Uzzinās Dievu gribu piepild to, lieto to grāmatas, viss, kas rakstīts savā dzīvē. Un Bībele par to runā, kas ir Dievu gribu. Šitā grāmata runā, kur ir Dievu griba. Tu darīsi viss, kas te, tu būsi pats priecīgākais, laimīgākais cilvēks. Nepārkāps laulību, neizjauks ģimenes, neizāksi, nelaupīs, nedarīs otram sliktu, priecāsies par citu panākumiem, kā par saviem. Visi tu ievēros, kas te raksta. Zini, cik būs tu laimīgs, tu staigos un staros. Mēs vēl neesam tik pilnīgi, lai mēs to varētu. Tāpēc mums svētais gars darbojas, lai mēs svētāpšanas procesā mēs esam. Mēs esam procesā. Pa solītam uz to. Bet Dievs grib, lai mēs priecājamies. Dievs grib, lai mums priecājamies. Un kad būs Latvijā prieks? Kad mēs redzēsim daudz cilvēks izglābtus Latvijā. Pareizi, mēs nebūsim paši priecīgi. Kad būs dievkalpojumi notiks sporta arēnā Rīga. Kad Dieva griba būs piepildīta. Kad būs pasludināta Dieva griba. Kad būs glābta tauta. Pareizi Latvijā. Un kad Latvijas tauta pildīs Dieva gribu, nesvinēs tos Jāņus tur, baigi tur tiem ugunskuriem tur nelēgas un ezers šnabi. Bet Jāņos ies uz mežu parku, slavējas to kungu un iedomājies un visu. Tagad jau paplašina meža parku, lai Dieva vainā sanāk. Mums ir jātiek, lai būtu Latvijā tā atmoda, lai viss mums pašiem jātiecas. Nevis caur āršķirīgām lietām, bet mācīt un izprast cilvēkiem saprast, kas ir Dieva griba un piepildīt to. Mūžīgi dzīvība mums iestāv, pa mūžīgi dzīvību iestāv cilvēkiem. Tas bija tas, ko es gribēju pateikt. Kā mēs varam dabūt prieku, ka mēs sapratām. Jāpilda Dieva griba. Un tagad palūksim mēs visi par tām gara dāvanām, ko svētais gars mums var dot. Halleluja, kēra varam, lai mums būtu šis prieks, lai mēs pildītu šo Dieva gribu. Halleluja. Lūksim tagad. Es tev lūdzu, Dievs, es tev lūdzu, Debes Tēvs, paldies par šo iespēju runāt par tavām gara dāvanām. Es tev pateicu, svētais gars, ka tu esi ienācis mūsos, ka tu esi palicis mūsos, ka tu dzīvo mūsos. Es tev pateicos, Dievs kungs. Es pateicos, Dievs kungs, ka mēs esam Jēzu Kristu, šodien dzīvojam tevī, ka mums vairs nav nekādas pazudināšanas. Un neviens mūs kā Dieva bērns nevar izraut no tēva rokām. Jo mūsu tēvs ir debesīs, un viņš nedos. Nevienam mūsu nedos. Un mēs par to priecājamies. Jo mūsu vārdi ierakstīt dzīvības grāmatā uz mūžīgiem laikiem. Mums par to vislielākais prieks. Vislielākais prieks, ka mūsu vārdi ierakstīt dzīvības grāmatā. Un mēs tiecamies pēc to, lai arī mūsu kaimiņu vārdi tiek ierakstīt dzīvības grāmatā. Mūsu draugu vārdi tiek ierakstīt dzīvības grāmatā. Mūsu radinieku vārdi tiek ierakstīt dzīvības grāmatā. Katra Latvijas iedzīvotāja vārds tiek ierakstīt dzīvības grāmatā. Es tev lūdzu, Dievs,
dod mums to prieku ieraudzīt, lai vairāk un vairāk cilvēki nāk pie Tevis, mans Dievs, kungs. Un es lūdzu, Dievs, lai mēs to prieku, kas mums šodien ir mūsos, mēs šo prieku, šo liecību spējam nest pasaulē. Lai cilvēki redz mūsos to prieku, lai mēs satiekam tos cilvēkus un runājam ar viņiem, un viņi redz mūsos cirkstu, šo dievišķo prieku mūsos. Mēs Tev lūdzam, Dievs, halleluja. Jo Tu esi mūsu Dievs, un Tu mums dod šo prieku. Svētais gars, halleluja, halleluja. Jo mums nevajag tas prieks, ko dod šī pasaule, šis īslaicīgais, mums vajag šis dievišķis prieks, kas nāk no Tevis, mans Dievs. Ka nekāda arī apstākļi šo prieku nevar izmainīt, mans Dievs. Tas prieks ir mūšos patstāvīgs. Un palīdz mums būt uzticīgiem, paklausīgiem Taviem bērniem. Lai katram mums ienāk prieks mūsu dzīvē. Halleluja, es Tev lūdzu. Mēs Tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Amen. Tas arī bija viss. Visi saņemāt kaut ko? Jā. Es vairāk saņemu to, ka lai būtu prieks, mums jābūt Dieva gribā. Es visu laiku domāju, kur var prieku atrast. No kur tas prieks slēpjas? Kāpēc mēs esam priecīgi? Neesam priecīgi, esam tā kā netīk teica, ja mēs būsim Dieva gribā, mēs vienmēr būsim priecīgi. Mēs, protams, neesam pilnīgi, mums pēc to jātiecas, mums ir daudz trūkumu, bet tad, kad mēs centīsimies, Dievs mums dos pēc iespējas vairāk prieks. Tev nav prieks, ka tu aizēji uz kādam pasadiem pa Jēzu, vai kādu cilvēku atved uz draugu. Pareizi, tev ir prieks. Ka tu kaut ko radiniekam kaut ko var pateikt labi, ka tu kādu var apsveikt kādā jubilējā, kaut kas labi iet, prieks par viņu, pareizi. Jā. Mums pietiek skaust, priekš kā mums ir jāatskart. Tas viss nav no Dievs. Viss tā skaudība, greizsirdība, tas nav no Dievs. Latviešiem jābūt priecīgiem, jāpriecās par cita prieku. Tad mēs arī paši būsim priecīgi. Tā kā viens mācīties teica, klausies, tur Krievu mācīties, viņš teica, ja tu nemācies priecāties par citu, tev pašam arī tas nekad nebūs. Ja tu nepriecāties par to, ka viņš ir bagāts, tavs brālis ticības, tu arī pats nekad nebūs bagāts. Ja tu nepriecāsies par viņu. Tu nepriecāsies par viņu, ka viņš nopirks jaunu mašīnu, tu nepriecāsies par viņu, tu arī pats nedabūs nekad jaunu mašīnu tādu. Pareizi? Tā arī ir. Jāsāk priecāties. Jāpriecājas par, ja tu gribi kaut ko dzīvē dabūt no Dieva, priecājies. Jā, ka manam brālim. Žēl, ka mums aizgāja slavētāji, mēs varējām un apskaties. Karš jums laimīgākais cilvēks Gēta teica, kurš prot jūs līdzi citu nopelniem un priecājas par citu laimi kā par savējiem. Nav patiesa laimi.